Labi, ar šo mēs arī iesākam pīpētā sarunu nākamo sezonu. Reanimācijas epizodi mūsu priekšā ir jūsu audio ierīcēs pašlaik skan mana balss, bet tuvāko stundu skanēs vēl divas dzidras balsis. Nopelniem bagātā un beidzot spēlmeņu nakts balvu dabūjusi Rasa Bugušūta. Beidzot, vai ne? Beidzot! 3 gadus tev piesaka kā nominanti, un tagad tu esi laureāte. Par to mums visiem ir prieks, jauki, Rasa. Man liekas, ka tu biji dabūjusi. Jā, daudziem tā liekas, bet viņi praktiski katru gadu tiek nominēti, bet... Dabū kāds cits saistības. Dabū tās izrādes. Tā arī žūrijā liekas, ka viņi taču kaut kad jau dabūja. Jā. Nu, lūk, bet Rasa nav vienīgais šeit esošais cilvēks. Mums šovakar viesos ir Lielā Kristapā tev neaizgāja tik labi, kā aizgāja Rasai spēlmeņu naktī. Jā. Tikko ir pagājis Lielais Kristaps, principā, pirms dažām dienām. Un mūsu priekšā ir, bez dziļiem ievadiem, vienkārši mūsu priekšā ir Igors Šeligovskis, Nacionālā teātra aktieris, reperis, topošais rakstnieks. Jā. Es to domāju, ka tu man uzrakstīji, kā man tev stādīt. Iepazīstināt. Vienmēr tāds dīvains jautājums par to, kas tu esi. Un vēl, kas tu gribi būt? Zini, tā kā... es parasti vienmēr, parasti neviens arī neprasa to. Parasti vienkārši viss tad arī saka, aktieris tur. Jaunais talantīgais. Jā, un tad tu tā kā domā, tad man tā arī attiecīgi laikam jāzina, kad runā ar mani, kā tur ar aktieri vai ko. Jā, jo... nevar jau tā saprast, kas tāds esi. Bet ko tu parasti atbildi? Es ļauju, lai tas cilvēks tad arī tā moderē, un tad, kā viņš tur saka, tā un ir, bet nekad jau tā kā, jo tā kā mēs jau, ko mēs zinām, kas mēs tādi esam. Jo vakar, kad es tev uzdevu šo jautājumu, es jau ļoti apzināti uzdevu šo jautājumu, un es cerēju, ka atbildēs Igors Šeligovskis, un varbūt vēl kaut ko pieminēs, lai es varētu tieši taisīt screenshotu, to mūsu sastīklos. Baigais gājiens, baigā viltība. Es nebūtu iedomājis. Jā. Bet tad mēs ar tevi runāsim arī kā ar Igoru Šeligovski, kurš pārstāv visas šīs nišas. Un vēl dažas droši vien. Patīk futbols, garšo lasis, to es arī noskaidroju. Jelgava un picerija. Jā. Visas šīs lietas. Un Ķimela vienreiz labi pateica, mēs tur bijām kursa pasākumā. Un viņa tāds, ka cilvēks bieži vien asociē sevi ar savu ķermeni, tā kā viņš redz sevi, redz savu spoguli, tas esmu es. Viņš saka, bet tu jau neesi tos ķermenis, tas tos funkcionējošais kaut kas. Un viņš saka, ka vajag asociēt sevi ar savu to garīgo vertikālu. Oi, dieniņ, cik mēs ātri jau pieķērāmies garīgai vertikālai. Pirmās 5 minūtes un aiziet. Jā, man patīk tā doma, ka tad mēs esam kaut kāds tas kodols, un tad no tā izriet viss, tas gan tā aktierēšana, reperēšana, tur ir lases, futbols un tādā garā. Igors Šeligovskis vertikāls meklētājs. Vertikāls meklētājs, jā. Patīkam. Tas, ka tu esi Liepājā, mums jau vairs nav nekāds jaunums, mēs ik pa laikam redzam, ka tu esi Liepājā. Tu studē. Jā. Tu studē rakstniecību. Nafigam. Tāpēc, ka ļoti laba programma. Es tev ļauju izdarīt. Ne, bet daudz labas programmas. IT ir labas programmas un visu kaut ko nevar darīt. Jā, es tā kā, man nav sveša rakstniecība, tas nav kaut kāds, ka man tāds, nav ko darīt, varētu pamācīties. Es to jau gribēju pirms kaut kādiem gadiem, 3-4. Man konkrēti dramaturģija ieinteresēja, jo man bija tāds, es kaut ko sāku rubīt teātri, un varētu to arī, pamēģināt kaut kā paplašināt šīs zināšanas. Un tad es atceros, sāku interesēties par to, sākumā par to, kas notiek Kultūras akadēmijā Rīgā. Tur tā programma man līdz galam neuzrunāja, un tur vēl bija tā starpdisciplinālā programma. Tur man viens cilvēks, kas ir piesaistīts ar programmai, viņš man baigi noērēja, pateica, ka tur baigi jābūt vīzijai. Ja tev nav vīzijas, tad nav jēgas tev. Nākamie dramaturgu vizionāri. Jā. Un man tāds, tad jau laikam neko. Un tad man, starp citu, Kristīna Brīniņa šautauts viņai, viņa izstāstīja par šo programmu.
kaut kā ļoti arī dīvains sanāca, tas bija starp mēģinājumiem, kur izrādīja, kur viņi bija horeogrāfs. Un es parasti nekad nejautāju tā randomē, ķipā, kā tev iet, un tā, un tad man pēkšņi kaut kāds, nezinu, no kurienes tāda, pajautāju viņai, kas man pašam bija tāds, ko es sāku kaut ko smaltu kaut kāds. Man parasti... Tas brīdis, kad tu sev sāk vērot no malas. Tā bija tā vertikāla, tas no tās vertikālas iespēra atnāca. To es pats, tas nav kaut kas, kas notiek parasti, jā. Un, man pastāstīja par to programmu, man tāds, wow, kaut kā baigi sakrit. Un pēc tam sakrit vēl tā, ka es to Lauru Gundaru satiku vienā citā projektā, kur vajadzēja ierakstīt par vienu lietu priekš viņu. Un es viņam sāku jautāt par to programmu, jo viņš ir piesaistīts. Un viņš man pateica, nezinu, vai jēga, jo viņš tāds, viņam tāds, tur vienkārši daudz priekšmetu nevajadzīgi. Un tā arī. Un viņš saka, ka viņi tur dramaturģiju mācīties vienkārši nāca kaut kādiem kursiem, ko tur. Bet man bija tāds, bet tur jau varētu būt tiņšīgi arī. Un tad es kaut kā tur nāca viens gads, es tur neiestājos laikam, vai arī es tieši tajā gadā biju domājis, laikam tāds bija. Bet kaut kā jau iekšēji pie sevis bija nolēmis, ka es jau vairs tam nedarīšu laikam, ka neiešu tu pieteikties, kaut ko nomīzi. Un tad kaut ko runāju ar Matīs, arī Budovski, un viņš tāds, šogad stāšos, tur mums tāds, tajā programmā tieši. Jā, pat Matīs stājas. Jā, un tad arī bija tāds, tā kā, kopā, zini, nav tik mīzīgi. Jūs jau tur vispār esat kaut kāds teātra kursus pilnīgi. Tā programma turās uz teātra cilvēkiem. Nē, 3 aktieri tur ir. Viena kursa, 3 aktieri. Mēs tur esam tagad 26. Tur jau. Tas ir vislielākais kurs, man liekas, vispār. Kāds ir bijis šai programmai. Programma Plaukst un zeļ, un 3. Tas ir daudz. Visi arī tādi talantīgi diezgan. Jā, tādi, kas tā kā turpina. Jā, bet kad tas bija pēdējo gadu kaut kāds viens no labākajiem lēmumiem, ko esmu pieņēmis. Jūs tur atbraucat. Pirmajā dienā es braucu, gan es nenormāli stresoju pirms studiju sākuma, kā būs, vai ceļu atradīs. Jā, vai es neesmu pavēts arī, tā kā kāds es students kaut ko, beigās ir tur visjaunākais, es viens no. Un neko atbraucu jau pirmajā dienā uzreiz, pilnībā uzreiz iekāp tajās studenta kurpēs, un nav labākas sajūtas, kā būt atkal studentam, ka tev kaut kāds, es nezinu, cita kaut kāda brīvības sajūta. Varbūt, bet tas ir forši, ja tev ir tikai studenta tās kurpes, bet ja tev vēl ir visas pārējās kurpes jāvalkā paralēli, man liekas, beigais čakars. Ar to tāpēc šitā Liepājas pieredze ir ļoti unikāla, jo es saku, es katru reizi, kad šeit atbraucu skolu, es šeit nenormāli jūtos laimīgs. Es tā kā man liekas, ka šeit eksistē tikai skola, ir tikai Liepāja, un tā kā viss tā Rīgas kurps ir Rīgā. Jā, viss ir tur un šeit, un tā kā te jūtos ļoti brīvs, man te vienmēr kaut kā ļoti sakārtojas domas, es ļoti kaut kā sazamējos, man tāds baigi priecīgi. Un jā, un arī tas, ka tā vīde, man tāds svaigs gaiss, svaigs ūdens. Jā, man patika, zini kas, es nebiju iepriekš piefiksējis, bet tajā tur pie jūras ir tas spoku koks. Tas dzelzgriezēja koks. Jā. Es, kad viņu vienreiz mēs tur, pēc skolas kaut ko gāju, un es viņu ieraudzīju, es sākumā biju šokā, kas tas ir, ka tur slēgtas dzelzgriezējas, skan uz riņķi un tā. Tur ir daudz dziesmas. Jā, tur ir viss kaut kāds. Jā, to es sapratu nākamajā reizē. Viņš nākās līdz dzelzgriezējas. Jo tur bija viens pāris, kas sēdēja, un viņi vienkārši sēž, riktīgi samīļoši, un viņi tā kā to dzelzgriezēju klausās, un man tāds, wow, the most Liepājan thing you ever see. Lūk, bet jā, ļoti tie pedagogi, viņi ir ļoti interesēti, viņi ir ļoti tādi, viņi grib, viņi tā kā uz mums visiem skatās kā uz nākamajiem topošiem, tur, tā kā būs, ka šeit visi būs rakstnieki, un man tas, cik ļoti viņi ir iekšā, un cik ļoti viņiem rūp, es nevaru, man tas iedeva kaut kādu tādu arī baigo iedvesmu, ka tā kā, ka nav variants kaut ko nohaltūrēt, jo viņiem tā rūp. Tev ir atbildības sajūta uzreiz. Jā, un tad un otra lieta, ko es šeit, kas man kāpēc tik ļoti patīk, jo es jūtos ļoti saprasts, jo ir dīvaini, kad ienācu teātrī, es zinu, ienācu, kā tikko pabeidz akadēmiju. Pagaid, cik gadus tu jau esi Nacionālajā teātrī? Šā 8. sezona, laikam. Jā. Un ir pagājis laiks, un tad, kad es ienācu teātrī, tie cilvēki man iepazina tāds, kāds tad bija, un es tad biju tāds bišķiņ fujaks no Jelgavas vienkārši kaut ko tur. Un arī tās viens teātrī ir, jā. Jā, un zini, un par cik tu jau ar tiem kolēģiem, man ir kaut kādi, 3-4 kolēģi, ar kuriem es esmu tādā tuvākā kontaktā ar pārējiem, es esmu,
normālās attiecībās, un tā kā es nedodu kaut kādu padziļinātu kaut kādu. Mums neinteresē. Mums tāds paliekam darba attiecību līmenī. Un viņi ir palikuši tajā priekšstatā par mani. Un es tā kā pēdējā laikā es tur teātrī esmu, man ir tā sajūta, ka mani neredz, ka mani redz kā to pašu Jelgavas fuju, kas tikko ienāca teātrī. Un šeit es atnācu, un šeit ir atkal tie cilvēki, es esmu, tā kā man sajūta, ka mani redz. No jauna. Jā, un liekas, ka tā kā manu kaut kādu īstāku būtību, vienkārši viņu to cilvēku kaut kāds iekšējais stāvoklis ļoti rezonē ar manu iekšējo stāvokli, kas netik ļoti vairs rezonē ar teātra cilvēku stāvokli. Diemžēl vai normāli. Tas, es domāju, šobrīd. Jā, tas normāls kaut kāds attīstības process un tā. Un tas ir arī vēl viens iemesls, kāpēc man tik ļoti patīk līdz ar to. Tāpēc, tas bija labākais lēmums pēdējo gadu laikā šeit iestāties. Tu iesāki šo visu ar tekstu, ka es sāku saprast, viņi sāk rubīt teātri un man ir dramaturģija, bet tev tagad iestājoties universitātē Liepājās un sākot studēt rakstniecību, tagad ir semestris būs pagājis, ja? Tas nav. Tev nav atkal nomainījies bišķiņ, kas tā rakstniecība ir, un tu, tādā ziņā tu nesiebrauc auzās, kā bāc, tas īstenībā ir bišķiņ kaut kas cits, nekā es biju gaidījis. Godīgi sakot, man šķiet, ka tieši ir... zini, tad, kad tu esi tā kā bišķiņ pa gabalu uz to skaties, tad tev ir sajūta, ka rakstīšana un rakstnieks ir kaut kāds tāds, kaut kāds ļoti liels cilvēks, kas ir izlasījis visas grāmatas, pirmkārt viņš ir izlasījis, un viņam ir kaut kāds konkrēts, specifisks zināšanas tajā, kā ir jāraksta. Es jau redzu, ko tu vēji. Jā, bet... Ka rakstnieks īstenībā ir tāds kā rasa. Jā, bet tas izrādās ir mīts, jo mēs savu rakstīšanas un kaut kādu valodas lietojumu jau izmantojam jau tad, kad mēs iemācāmies rakstīt un runāt. Nav tāds veids. Līdz ar to man ir drīzāk nogājis nost kaut kāds nevis bijība, jo, protams, es ļoti cienu. Jā, paldies. Bet ka nav tāda sajūta, ka tā kā es nekad dzīvē nevarētu būt, negluži rakstnieks, jo rakstnieks esmu dzirdējis, ka, lai būtu par rakstnieku, tad tev tur jābūt lielai tur personībai tajā rakstīšanā un tā tur. Man liekas, ka pēdējos gados tieši jebkurš izrādās varbūt rakstnieks. Bet tā jau ir, Tā arī ir. Jā, laikam, vai labs rakstnieks. Ko tas nozīmē arī labs, slikts, tas ir... mēs varam vienoties par kaut kādu objektīvu, kaut kas es nemaz nevaru sākt, ja es sākšu runāt par šito tēmu, tad aizies. Man sapratu, tavs kursbiedrs Matīs Budovskis, viņš man kaut kad rakstīja tieši kaut kādā jūsu mājasdarba sakarā, viņš tā kā, kāds tavs viedoklis, es vairs neatceros, kāds bija tas jautājums. Un es sāku domāt, arī par to, jaunākās literatūras kaut kādu klasificēšanu. Es gandrīz sviestā sagāju, tāpēc, ka tu saproti, ir uzreiz automātiski kaut kāds tas viens blāķis, kurus tu turi, tādā, šitie te skaitās, un tad ir kaut kādi, kas baigi darās, bet neskaitās joprojām, un tad ik pa brīdim, vai tas ir godīgi, vai tas nav, es nezinu. Labi, bet tad kāds taču viņš saliek tajās kategorijās? Jo, skaties, teiksim, ja salīdzina ar aktierēšanu, tu uzreiz var pateikt sūdīgs aktieris vai, normāls. Tāpēc ne pat, vai profesionāls aktieris vai amatieru aktieris. To uzreiz var pateikt. Bet labi, it kā rakstīšanā jau var. Pēc valodiņas jau var pateikt. Pēc tā kaut kā, nezinu, man parasti laikam viens no tiem kaut kādiem rādītājiem tomēr ir tas, vai, es sāku lasīt, un vai es tā kā iekšā tai straumītē vai nē, vai arī es tā kā kaut ko īstos lasot. Es tagad tādu domāju, man liekas, rakstīšana līdzīgi kā drīzāk ar kinoaktieriem, jo kinoaktieriem var gadīties stīrednis, kurš ir, teiksim, bez zināšanām, un viņš vienkārši jūt, kā tur nospēlēt, ko viņš nevarētu teātri izdarīt, jo tur ir kaut kāds tas garāks pūtiens un tā, bet kino to var izdarīt, un bieži vien kaut kādi tieši neaktieris spēja kaut ko tur. Jā, un līdz ar to man liekas, ka rakstīšanai ir kaut kā līdzīgi. Jā, bet nejauksim tagad daļliteratūru ar dramaturģiju, jā? Jā. Nē, es runāju arī. Tas atšķirās, jā? Jā, pilnīgi noteikti. Labi, es ņirgājos. Jā. Nē, kas man, tas pat nav jau varbūt, tas būtu pat normāli to tā jaukt, jo, zini, ko raksti un raksti. Mums nevajadzētu jaukt trījiem. Mums vajadzētu tā kā visiem saprast, kas ir dramaturģija un kas ir literatūra.
Nu jā, bet... Mēs pat lamājam sūdīgu dramaturģiju par literatūru. Jā. Nē, dramaturģija ir ļoti liels sakars ar, es uzskatu, ar matemātiku. Jā. Vienkārši samācies schēmiņu. Tas man bija vissāpīgākais dramaturģija. Patiesībā tagad es te sāku studēt, man, diemžēl, jo tā kā dramaturģija bija impulss, kāpēc es gribēju stāties, bet vismaz pēc pirmā pusgada man dramaturģija pagadām ir bijis lielākās zobsāpes un vismazāk baudas. Čau, Lauri, Gundar! Jā, tas ir iešaudots viņiem 100%. Vāc, jā, un... Nekas, tad, kad iziet cauri tam tai gaļmašīnai, tad jau beigās ir baigu. Bet tu nākamgad... Jā, mēs turpinām, jā. Bet tu pie manis ar paņem to kursiņu, jā? Tur arī būs, jā? Jā, tikai tur ir izvēles kurs. Jā, es jau Matīsam un Kintijai jau pateicu, ka es apvainošos drausmīgi. Ko tu mācīsi? Arī dramaturģiju, bet es tieši to praktisko rakstīšanu nevis. To, ko Lauris neiemācīja. Čau, Lauri! Viņš jau tagad dažs skatās. Jau trīsstāvīgās. Bet kā? Man jau arī, tad, kad tu to visu mācies un tad, kad tu arī sāc strādāt, tu jau saproti, kas ir kaut kādi tie akmeņi, uz kuriem tu visu laiku uzkāp. Tad tu bišķi tā kā mēģini palīdzēt ar tiem akmeņiem. Tas vienīgais, ko tur... Vai es pat ar to spēju tikt galā? Ne mūžam! Bet baigi gudri pastāstīt citiem, normāli. Man bieži vien mierina pie Laura tas, ka viņš runā visu laiku par ideālo dramaturģiju. Man ir tāds, zini kā, es nerakstīšu ideālo dramaturģiju nākotnē. Bet pagaidi, bet tu joprojām tā kā... esi tur tieši dramaturģijas dēļ, jo es īstenībā domāju, ka tu tur esi citu iemeslu dēļ. Tas impulss bija dramaturģijas dēļ, bet ļoti ātri man bija iestājos tas, ka redzēs. Jo man vēl jautājums tev tāds. Mēs tieši ar šitiem tētiem mūsu jaunajiem kolēģiem, tad, kad viņi studēja, mēs par to runājām. Jo es viņiem arī mēs drusciņi tur pamācīju tādu dramaturģijas saprašanu un izprašanu un tā. Un tad vienā brīdī mums radās apskaidrība, ka īstenībā jau tāds, tas reps, jā. Tas hip-hops, jā. Tas reps, tas freestyles, ka tā īstenībā ir baigākā šteli, kas arī būtu kaut kādā mērā, jāmācās. Un es īstenībā domāju, ka tas būtu jāmācās ne tikai kaut kādiem kā vienkārši entuziastiem, bet arī tiem, kuri mūžā nekad nevarētu saņemties to darīt. Tā kā, piemēram, mēs. Tu gribi sistematizēt šo ielu kultūru, šo radušos. Nē, es runāju tieši par to, ka tas uzskačā domas ātrumu, ka tas iedod tev to valodas plūdumu kaut kādu izjūtu, ka tas tev liek piemeklēt vajadzīgos vārdus vajadzīgajā brīdī. Man liekas, ka tas varētu būt ārkārtīgi labi. Kas, jo reps nav dzēja. Jā. Līdz ar to tas ir kaut kāds atsevišķs žanrs. Īstenībā tagad tā sākis par to nebija tā iedomājies, bet man liekas, ka kaut kas varētu būt tajā, kā, ja būtu repu kursi. Repu tekstu. Bet es iedomāju, kā visi džeki, kas paši ir izcitušies līdz pirmajiem albumiem un sākuši, Kauguros 12 gadu vecumā un tagad vienkārši to visu scēnu ar katru savu vārdu ietekmē. Bet pēkšņi parādās vienkārši repu universitātes. Un sāksim ar repu koledžu. Jā, bet skaties. Teiksim, tas pats, pieņemsim, tie reperi, kas ir ielikuši nenormāli, teiksim, tos paši 20 gadus, Ants, ja viņš tā ir strādājis, es domāju, viņš, kurš absolūti mīl hip-hop kultūru un ka viņš grib viņā ieguldīt, es domāju, viņš būtu tikai par, ka viņš iedod viņš būtu rektors šai universitātē. Tam, lai cilvēki varētu to nevis 20 gados izdarīt, bet tur 5 gados, 4, apgūt to, ko viņam nācās apstrādāt. Jo tas jau ne tikai attīsta tos cilvēkus, bet arī tas kultūrai dotu attīstību. Es domāju, viņš būtu iedomājies, kāda tur priekšmetu varētu būt. Jo man vienkārši, piemēram, ar to rakstniecības studijām tas likās pilnīgi loģiski, tā kā saka, bet tāpēc, ka nav jau tā, ka visi, kas pabeidz rakstniecības studijas, uzreiz ir nenormālie kaut kādi rakstnieki. Tā absolūti nav. Principā tu tur esi ļoti lielā mērā, tāpēc, ka tas bagātina vienkārši tevi un tavu kaut kādu dzīves uztveri. Un tad, ja tur būtu vēl kaut kādi šādi brīnumi pa vidu. Kurš no latviešu reperiem Skutelis, man liekas, ir filologs, gandrīz jau doktors. Jā. Viņam tur ir interesants stāsts arī. Tur bija viens kaut kāds pasniedzējs, kurš gribēja iet prom, bet viņš viņa dēļ palika. Skuteļa dēļ. Kaut kādas tādas bāmas bija dzirdēt. Nē, to arī viņa daļradē var just, kad viņš tur ir tajā iekšā dziļi.
Bet mazliet atgriežoties, tu teici, ka tu biji mazliet vīlies, kad saprati, ka dramaturģija ir lielā mērā schēmas un matemātika. Mani tas atvieglotu. Es saprotu, ka ja tā ir schēma, tad nevajag vairs to tik ļoti to ģēnija un to kaut kādu. Kā tev patīk matemātika? Nē, man ir ievis matemātika, bet matemātika tā tad vismaz ir skaidrs, tur ir noteikumi. Tas Jā, bet... Jo Šekspīrs rakstīja visas savus lugas, viņš vienkārši trāpīja. Viņam taču nebija... Es pieļauju, ka man tā vilšanās ir tieši tā iemesla pēc, ka nav... ka es vēl neprotu vienkārši. Tā kā būtu tas... Izrādās nav tik easy. Jā. Tu taču esi pro no skatuves nācis, zini, kā tomēr prozā jau dzējā tev ir tāds proza dzēja, tas man tāds konceptiņš, zini, tur nav, neviens tev tur nesitīs, tev ir tāds, tā tu domā, te ir tāds, un šits nestrādā, tas nav vienkārši loģiski. Tā kā tas... Oi, un Lauris Gundars prot sist. Jā. Es tā esmu dzirdēju. Līdz ar to tas vienkārši tāds, tā kā, tu jūties kā bērns, kuru kāds gana. Es ļautu spēlēties, kā gribu. Bet tev ir ilgtermiņa, labi, izstāstīja visas pārējās pluses un tam līdzīgi, bet tad, kad tu dabūsi to maģistru, sanāk, ja? Dabūsi to maģistru, specialitāti rakstnieks, vai ko jums tur ierakstā, tu domā tiešām kaut ko arī sākt rakstīt un teātrim, vai arī vienkārši sev pašlaik bagātini bez tālajošākiem mērķiem? Jā, es domāju, es gribu pamēģināt kaut kādos vairākos laukos. Es gribu gan pamēģināt dramaturģijā kaut ko uzrakstīt, gan es gribu kaut ko prozā pamēģināt uzrakstīt. Yes. Gan es gribu kaut ko arī, jo šobrīd no visa tā, ko esmu tur studējis, man tieši prozā es nenormāli iemīlējos. Mums vajadzētu Jansoni Ils. Obligāti, viņi ir, mēs viņu visi dievinam, mēs viņu tā mīlam, es nevaru viņu ir. Es ļoti atceros, tas ir uzdevusi jautājums. Viņa? Wow! Mums vispār jāatzīst, ka mēs jau tev pirms epizodes teicām, bet... man grūti saprast, man liekas, ka tu varbūt esi tikai par kādu procentu seksīgāks un varbūt talantīgāks, bīšķiņi, bet jautājumu daudzums un tas, ka mums te reāli skatītāji vienkārši ir uz šo epizodu pieteikšies, tas man mazliet frustrē un rada manī cik jauki. Skaudības sajūta. Jā, mums vienbrīd likās, ka varbūt ir jāpārdod tā kā biļetes uz to, vienkārši sēdēšanu šeit, tāpēc, ka... Tie lielie podkāsti jau taisa tos laivus. Jā. Cik jauki. Nav slikta doma. Jā, bet Ilze kaut kā... Es nespēju vien beigt fanot par viņu. Man bija jāraksta kaut kāds feedbacks par to pusgadu, ko mēs pirms nomācījāmies, un es tā centos neizklausīties pēc fanboy, bet es nevaru. Tur bija vienkārši mīlestības vēstuli, viņus uzrakstīt principā. Jā. Padod kādu jautājumu. Es pat nezinu, es esmu pateicis, ka tie iespējams ir viņas jautājumi, bet es domāju, ka viņi nedasmosies gan jau. Viņai būtu interesanti noskaidrot, kas cilvēku padara par aktieru un kāpēc šāda profesijas izvēle. Ok, tas ir tāds standarta jautājums, bet tas, iekvāsni raksta šķiet tieši to es prasīju Keišam, kad man reiz viņu uzgrūda intervēt. Bet man tieši interesanti šķiet tas, kas padara cilvēku par aktieru, jā. Kāpēc nav tik interesanti, jo tur katram droši vien ir kaut kāda viegli narcistiskas tieksmes sev eksponēt, bet kas padara? Jā, es kaut kad dzirdēju, kāds bija nodefinējis to, ka, ja tu esi aktieris, tad visticamāk tev kaut kas nav rīktīgi. Un es laikam tam daļai piekrītu, jo tas ir dīvaini sevi ielikt šādā ļoti nekomfortablā pozīcijā, kā skatu, uz kuru tev tā kā lūr virsū tik daudz cilvēki vērtē tevi non-stop, tev vērtē ārpus darba, tev ir kaut kāds tāds publiskais tēls. Tur arī kaut kāda savā ziņā perversija ir, ka cilvēki maksā naudu un tā kā sēž un skatās, zini, kā Tumsā, jā. Zini, tas ir dīvaini. Ja mēs tā atzūmējam, tas ir dīvaini. Un zini, tas arī esmu pats bijis, bieži vien, kad es tā kā skatos uz cilvēkiem pa logu, jā. Ne bieži, ir gadījies, zini. Un tas ir ļoti interesanti. Vai arī pat nemaksā. Pat zini kā, vienreiz es skatījos kaut kādu vienu koncertu, un es sapratu to, ka man īstenībā nemaz baigi, tas bija kaut kāds džeza koncerts, un ka man tā mūzika nemaz baigi neinteresē. Man vienkārši patika, ka es varu skatīties legāli uz cilvēkiem tik ilgi, cik es gribu, jo to, mēs skatāmies viņiem, kā viņi spēlē, bet pēc mēs vienkārši skatāmies, kā viņi
viņu izpausmēm, jo tā kā ikdienā mēs nevaram lūrēt virsū cilvēku. Nu, ķipa varam, bet tas būs dīvaini, vai ne? Ja mēs skatīsimies ilgāk par 3 sekundēm. Jā, un, bet jāmēģināt atbildēt uz šo jautājumu. Jā, nu, es pieļauju, ka ir kaut kādas tur laikam jau traumas, tur, nu, the usual, kaut kāda trauma, un tad tev tur vajag kādam kaut ko pierādīt. Tas vismaz, acīm redzot, bijis mans stāsts, kāpēc es uz to pusi gāju. Un vai es saku, esmu kādam kaut ko pierādījis? Nē. Sev vismaz. Jā, bet, nē, nu, paldies Dievam, ka veltot tam tik daudz laika, radās arī tā kā actually mīlestība pret to darbu, jo, teiksim, spēlēt izrādi, tu vari tā dīvainā kārtā, tomēr baigi pazaudē sevi, jo es pieļauju, tas pat notiek tādā aizsarga mehānismu režīmā, ka tu uztaisi to tēlu, lai tu jūties, ka nelūri jau uz tevi, un tad tu pazaudē sevi, un tā ir forša sajūta, ka tu tā kā dabū tavs es bišķiņ aiziet atpūsties, zini, un te kaut kāds tur tēls kaut ko dara, un tev tāds, tu vari kādu laiku nebūt tu, līdzīgi kā iespējams, tu nezinu, cilvēku, kur heroīnu lieto vai kaut ko tādu, zini, ka viņi var, nu, nebūt. Tas high droši vien ir bišķiņ citādāk. Nu jā, tu jau zini, kā izbijis fentanīla adikts, ja. Nu, lūk, un līdz ar to es pieļauju, ka tas kaut kas ir tāds, ka arī tā ir tāda aizbēgšana gan jau no sevis, un publiska aizbēgšana. Jā. Nu, tas tie priekšnoteikumi, lai tu varētu aizbēgt, ka tev ir tāds super liels spiediens virsū, ka tu esi spiests burtiski aizbēgt no sevis un rādīt kaut kādu tēlu un būt komfortā tajā, nepiedalīties realitātē šajā. Kā tu jūties vispār šobrīd tieši profesijā? Nu, tā kā, kāda tev pašsajūtiņa ir? Man viens jautājums, kas man iebira, bija tāds, vai tev ir kaut kāda, nu arī tas klasiskais, vai tev ir tā kaut kāda sapņu loma, bet tur bija forši piebildi par to, ka tu esi viens no tiem, kas rāda par sevi priekšstat, ka tev tā kā nav baigās pretenzijas uz kaut ko, nu tā kā obligātu. Kā tur ir? Jā, nu... Jā, nu... Es vispār bailes jebkad prognozēt jebko. Gan izrādi, gan to lomu, pie kā tu strādāsi, gan to, pat kā tev ies šajā izrādē, kā tev ies citā izrādē, tas varbūt pilnīgi dažādas pieredzes. Nevar vispār izdarīt secinājumus. Ir reizes, kad es jūtos tā kā baigi labs aktieris esmu. Un tad ir reizes tā kā, tā kā kaut tās bija. Un abas tās sajūtas ir patiesībā. Tas jau tas dzīvais moments. Mēs, tā kā x sekundi, mēs tā kā no jauna esam. Un ka vienā brīdī mēs trāpam, un otrā netrāpam un tā. Bet prom tev tā kā negribās no tā visa? Nē. Nē, tāpēc, jo, kaut kā es to ļoti kaut kā jūtu, nezinu, citreiz liekas, ka es tieši tam arī esmu radīts. Citreiz, laikam kaut kā tā. Protams, bet man vairs nav tā fatālā sajūta par teātri, ko mums, diemžēl, akadēmija iedzen, kas man liekas baigi slikti, ka tā viņi to dara, iepotē iekšā to sajūtu, ka jūs nebūsiet nekad nevienam vajadzīgi, kas ir jau pirmkārt ļoti traumatisks statements, ko tev sevi noglabāt, tu nebūsi nekad nevienam vajadzīgs un priecājies, ka tevi paņem, un tad tev paņem, un tad iekrampējies tā, un tev tāds, tā kā gatavs nogalināt, lai tikai saglabāt savu vietu. Tas man ir bišķi nogājis nost, un man ir tāds, tā kā, ja man gadījumā pateikt, ka viss jābeidz, tev kaut kas cits jādara, es būtu, mierīgāk šo ziņu uztvertu nekā pirms pāris gadiem. Ok. Es klausās pat veselīgi. Jā. Nē, tas ir veselīgi, un tā ir ļoti čula un forša attieksme. Protams, bet tā ir teorija. Bet tā ir teorija, kurai es arī piekrītu, ka tas augstskolu aktieriem tiek ieborēts, un tevi sākumā iznīcina, un bez tam uztais, un tad... Vēl beigās pasaka, tagad sīsties līdz pēdējiem. Jā. Bet es domāju, kas notika tajā brīdī, ja pilnīgi visi būtu ar tik čilu attieksmi teātrī, ka tad droši vien kaut kas arī bišķiņ nobruktu tajā visā lielajā mājā, tādā. Redz, jo es tāpat laikā es godīgi arī varu pateikt, ka man šķiet pa šiem pēdējiem gadiem es arī esmu bišķiņ varbūt zaudējis kaut kādu
dzirksti tajā, kā es spēlēju. Ja, teiksim, ja kādreiz es gāju arī uz skatuves ar tādu tā kā vai nu es nospēlēju, vai nu es mirstu no sērijas, tad tagad man tāds, ja es nenospēlēju, tāds, nenospēlēju šoreiz. Un tas bišķiņ iedod to, ka es eju un ka es jau piedodu in advance. Agrāk es jau, tā kā man ir tāds duvoju, un tad es tā kā daudz nopietnāk tam gatavojos, daudz nopietnāk strādāju un daudz. Tagad man, un tas es pieļauju, ka vienkārši ir kaut kādi aktieri, kuri pacenšas vairāk un var izdarīt tad attiecīgi arī labāk. Labi, ja pacenšas vairāk, tad jā, bet es gribēju tev oponēt, ka tu jau tāpat dari savu darbu pēc labākās sirdsapziņas. Ja gan es faili sanāk, jebkurā gadījumā. tas ir neizbēgami. Mums Bogomolov to teica mēģinājumos, ka izrādi nav lidmašīna, kurai katru reizi ir jānosēžas. Tā kā var arī kaut kas sajukt un tā. Lidmašīnā nedrīkst kaut kas sajukt. Jā. Nekas traks jau nenotiks, ja tu kaut ko bišķiņ. Nē, dzīvi jau arī pārvērtēt. Plus pat, ja tu... Exactly. Un pat, ja tu ej ar attieksmi, tā kā visu vai neko, es nošāšos, ja man nebūs šodien labi izrāda. Bet tu jau, tas tāpat neko negarantē. Tāpat varbūt, pat ar šo fatālo attieksmi, varbūt diezgan sūdīgas izrādes. Un cilvēki, kas pārņems vienkārši un paši vairs nespēja... Vai arī tu izdari visu perfektu, visu nospēli perfektu, un ir tad kaut kāds skatītājs, tā kā baigais sūds. Jā. un otrādi tu tur galīgi nofēlo visu dirsā. Un skatījās, tas bija ģeniāli. Tas bija, jā. Tu lasīji recenzijas? Par ko? Par savām lomām. Izrādēm, kur tu esi spēlējis. Protams, jā, bet tagad jau man ir tāds... es izlasīšu, jo ir uzrakstīts, kaut kas tur interesants būs. Story, protams, bet es neesmu lasījis sen tādu recenziju, kas man liktos, man kā aktierim būtu vērtīga vai noderīga, jo aktieris, man liekas, vispār pēdējā pozīcija, ko tur vērtē, aktieri tur pārsvarā tiek pieminēti, ka tur aktieris pat īsti tajā recenzijā īsti netiek pat vērtēts, man ir tāda sajūta. Un, visbiežāk man ir sajūta, ka es lasu anotācijas vairāk nekā es lasu recenzijas. Man ir tāda sajūta, diemžēl. Nē, tā ir. Bet es ievilku to elpu nevis tāpēc, ka tas būtu kaut kāds baigais pārmetums, bet tā ir tāpēc, ka tas zīmju skaits jau tajā vienai recenzijai arī ir tāds, kāds viņš ir. Un tur, piemēram, 9 aktieri. Tagad izpaudies baigi par katru. Tas neiespējami. Tad sanāk kaut kā tā, jā. Jā, un es arī uzsveru, bet tas jau arī, zini kā, godīgi sakot, es vispār neko nevaru pārmest tiem, kas tās recenzijas raksta. Pirmkārt, ļoti daudz, cik es saprotu, kā tas strādā, tā sistēma ir tas, ka viņiem pasūta tās recenzijas, tas viens un otrkārt viņiem neko par to nemaksā. Ļoti maz par to maksā, un tā motivācija rakstīt tās recenzijas ir tāds vairāk mājasdarbs tas ir. Ja maksātu pieklājīgi, tas kā parasti sadurās par naudu, visticamāk, un tad arī, un ja mēs, nezinu, tie kas raksta, viņi tā kā izvēlētos, par ko viņi paši tur grib rakstīt, tad jau varbūt tā situācija būtu citādāk. Bet ja ir tāds tā kā, tev ir, nezinu, tur nedēļa laika, lai tur uzstīt kaut kādu recenziju vai ko, tas jau baigi pīs. Bet tas šaus vai naudas jautājums, tu kaut ko baigi atrisināt? Es domāju, ka tas ir, jebkurā gadījumā, kur, ja tev maksāt bišķi vairāk, arī būtu kaut kāds tāds mierīgāks strāds. Spēlēt, diez vai? Nezinu, vai labāk spēlēt, bet tev būtu kaut kā tā kā... Tam cilvēkam, kas raksta, viņš raksta noteikti vēl 100 citas lietas. Un, ja viņam maksātu daudz vairāk par to recenziju, viņš no tām 100 lietām viņam būtu jādara, teiksim, 10 lietas. Un līdz ar to viņam paliek daudz vairāk laika, lai darītu to, tā viņam ir jāizdara vēl tās 100 lietas, lai viņš varētu nopelnīt. Un līdz ar to viņam tāds, man šitam ir 2 stundas uzrakstīšu. Es tagad tā brutāli runāju, bet... Tā jau arī sanāk. Kaut vai ir tā, laika sadalījuma ziņā, tad viņam mazāk jāstrādā. Varbūt, bet man nav īstenībā kaut ko gudri runāju, bet es jau nezinu, kā ir. To, ka maz maksā, to gan es zinu. Fakts, jā. Saņemās valsts maksājumu vairāk kritiķiem, lai viņiem priecīgāk visas publikācijas autoriem, to es arī šeit Liepājas universitātē uzzināju, ka man pilnīgi palika nērti ar to, ka es varu ar kaut kādu pasākumu vadīšanu nopelnīt vairāk nekā cilvēks, kas uzraksta publikāciju, kas man liekas 100 reiz vērtīgāka lieta nekā es tur novadu kaut kādu tur vakaru vai ko. Tas liekas ļoti kaut kā neadekvāti. Es pieļauju domu, ka tu novadi kaut kādus 4 vakarus un tu nopelni tik, cik cilvēks saņem par grāmatas uzrakstīšanu. Tas vēl ir bēdīgi. Jā, tas ir ļoti labi. Bet jums vēl nāk procenti no bibliotēkām. Tad, ja to visu lasa. Bet tad raksta labas grāmatas. Ko es varu pateikt? Es jau cenšos. Raksta bestsellerus.
kurus ekranizē un iestudē teātros. Tas ir dīvaini, jo lasa, jo ko es arī šeit uzzinu, teiksim, kad iznāk kaut kāds jauns dzejas krājums, viņu nevar dabūt vispār, jo viņus uzreiz vispār, ka mums liekas, neviens jau tos dzejoļus nevar. Lasa arī jaunos autors. Pagaid, stop. Nē. Dzeju lasa, Latvijā izpērk dzejas krājumus. Nopietni? Jā. Teiksim, mums bija ar skolas sakarā. Meža dīvainīši. Bija uzdevums, mums tur redzēja par jauniem dzejniekiem kaut ko tur, un tu ej un iztaigā, viss bibliotēkas nav pieejams, viss ir paņemts. Katrā bibliotēkā viens, un jūs esat kursā 26. Katrs bibliotēkā paņem vienu grāmatu un viss, 3 bibliotēkas var izsīt. Ir jau grāmatnīcas, kur var nopirkt tās grāmatas, un nav viss. Labi, tirāži ir 150 eksemplāri varbūt. Ko tas 150? 350? Es tiešām nezinu, man nav jausmas. Par šo mēs varam uzaicināt kādu, dzejnieku. Jā, bet bottom line ir tāds, ka ir pieprasījums, bet tas atalgojums par to ir mazs, un tas ir dīvaini. Cilvēkiem patīk lasīt joprojām, kā par brīnumu, ne? Es rādzīties, ka es dzeju nelasu. Man ar dzeju arī ir diezgan grūti. Man vienkārši tā ir. Bet cilvēki tiešām lasa, un man varbūt tas ir mans naivais kaut kāds tāds dzīves uzskats, bet es īstenībā domāju, ka cilvēki pamazām viņi arvien vairāk atgriezīsies pie grāmatu lasīšanas, ja pavisam česni. Grāmata ir lieta, kas nepīkst. Kad tu viņu paņem, viņi nevibrē, viņi nepīkst, viņi neko tev vienkārši nebāžas virsū, un tev ļauj mierīgi domāt. Vau, kaifīgi. Tas naiva. Man tā patīk. Jā. Man bija jautājums runājot vēl par grāmatām. Man bija jautājums, kas ienācās telefonā. Ko uzdot tev? Ko tu ieteiktu izlasīt? Kādam? Vispārībā? Jā. Piemēram, jo garāk pauzi tu ieturēs, jo mēs gaidām kaut ko episkāku, ko tu ieteiksi. Okay. Es varu ieteikt savu mīļāko grāmatu, bet tas kaut kā baigi lēni. Tas ir tavu mīļākā grāmata? Brāt Karamazov. Jā, to viņš jau vienā intervijā bija teicis. Jā. Tas ir grāmata, virs pārējām grāmatām. Bet Guntim Berelim ir forša grāmata, saucās Rakstīt. Un, ja gadījumā cilvēks, kurš varbūt negrib iet studēt rakstīt, bet viņš grib rakstīt, bet domā tāpat kā es domāju, ka ir jābūt kaut kādam tur kaut kādam cilvēkam, lai rakstītu, ka palasot to grāmatu, jau tu saproti, ka tu vari rakstīt tāpat. Ja? Līdz ar to cilvēki, kuri grib, jo tā grāmata ir ļoti forši uzrakstīt, viņi arī ņirdzīgi lasīt ir. Un es vienkārši viņu lasīju, man bija tāds, wow, man viņš bija tāds, jo studijas man bija tāds, mainīt to priekšstatu, bet tādā kombinācijā ar to grāmatu, tas vispār bija tāds... Bet tas ir kaut kas tikko svaigi izlasīts, ja? Šajā pusgadā vai... Es pirms kaut kādu laiku, šajā pusgadā izlasīju, bet tas vairāk tāds ieteikums drīzāk, ja tu gribi kaut ko sevi tur... Bet šīs abas ir, principā, obligātās literatūras. Karamazov noteikti bija akadēmijas laikā, un šis tev noteikti ir kontekstā ar savām studijām rakstniecībā. Bet tevis paša mīļākā grāmata, vienkārši tāda grāmata, kas nav saistībā ne ar ko vienkārši... Bet Karamazov man nebija pat ieteicamā. Man vienkārši vienreiz tur šitie kursbiedri taisīja fragmentu no Karamazoviem un taisīja Valnu ainu, un es tos, kas tur ir? Un man tāds ļoti interesēja, kā tad sauns ir atainots. Zinādams to, kas ir dos tēvs, un tā. Un tad es lasīju savu gribas, bet kā tu saki, ko es ieteiktu... Tikai nevis kā Igors rakstnieks un Igors aktieris, bet kaut ko, kas ir ārpus visa, vienkārši kvalitīva daļa literatūra, kas tev ir vienkārši šausmīgi patīk. Šogad izlasīju Mātes pienu, un es absolūti dievināju to grāmatu. Es viņas nevarēju... Droši vien cerēju uz lomu vienkārši filmā. Nē, tas jau notika pēc, bet jā, es vēl nedēļu... par viņu, tā kā visu laiku es kaut kādu dzīvoju. Tā bija baigi sāpīgā grāmata. Tas bija tāds... Es rīktīgi ilgi viņu nelasīju tieši tāpēc, ka man jau bija skaidrs, ka tur būs vienkārši... Es biju noskaņojies to, ka būs kaut kāds tur
kaut kāds tur, nezinu, mēnešreiz kaut kas tāds, sorry. bet nē, tā kā ļoti relētoju ar to grāmatu un par spītām, ka tie ir sieviešu stāsti, tad vispār nav nekāda nozīmes. Un vienkārši tie jautājumi, kas tika risināti, man bija ļoti aktuāli. Un es, kaut kādu nedēļu, katru dienu es kaut kā uzduros, kaut ko daru, un tad man tāds, tad ir, baigi lika domāt man tā grāmata un tā. Un arī es nesaprotu, kādā veidā viņa to uzrakstīja, kā viņa uzrakstīja savu māti. Visticamāk, viņa uzrakstīja sevi tur, bet viņa, labi, var sakot, māca pienu iesaka. Mēs runājam par to, kā uzrakstīt sevi vai uzrakstīt kaut ko ļoti personīgi. Mēs pašlaik strādājam pie jaunas izrādes, pie Valtera Sīļa. Un tur vienkārši Valters Sīļs. Tāpēc apsveic ar jaunu māksliniecisko vadītāju Valters Sīļas. Esam priecīgi un laimīgi. Un Valters ieguvums katru dienu pierāda, ka Džekam ir krampis. Tur viss būs kārtībā. Bet mēs pie Valtera strādājam arī kā pie režisora pašlaik. Tur es rakstu Ludziņu. Un Rasa rakstu Ludziņu, un tur ir, Rasa tā kā, es varu tikai apbrīnot Rasu, jo tur ir ļoti, ļoti personīgs stāsts. Pirmajā mēģinājumā, tad, kad mēs sanācām kopā, es teicu, cik tā nav biogrāfija, nesakam nevienam. Tā ir rīktīgi biogrāfija. Es varu izstāstīt sinopsi, tā kā 3 teikumos vai... Galvenā varona sauc Grasa. Nē, galvenā varona sauc Māja, bet tā principā ir Rasa un... Šausmas. Man pašam pašlaik ir grūti izstāstīt. Tu viņu spēlēs, cer? Nē, nebūs tik konceptuāli. Tu pats teici, ka tu 3 teikumos to izdarīsi. Acīm redzot, es vēl tik labi nesaprotu kaut ko, lai to izskaidrotu 3 teikumos. Nē, man vienkārši, mēs pašlaik runājam par kaut kādu sāpīgo momentu. Teiksim, tu te pieminēji mācu pienu un nesaprotu, kā autors varēja uzrakstīt tik sāpīgi, un droši vien tas ir par sevi. Bet Rasa ir uzrakstījis Lugu, kas ir tieši par viņas, tie centrāli notikumi viņas dzīvē, un mēs lasam šo Lugu, un tur, protams, ir tēlu vārdi, un tur nav vārds Rasa, Kurš tur Dafigā viss kaut kas ir izdomāts klāt. Dafigā izdomāts klāt, bet mums visiem skaidrs, ka tas ir par Rasu, un Rasa ir rakstījusi no savas dzīves. Un ir ļoti dīvaina situācija mēģinājumā, kad, pirmkārt, dramaturgs ir joprojām dzīvs. Tu piedalies mēģinājumā? Jā, viņa nāk, viņa tur pieraksta kaut ko izdzēš un tā. Un pirmkārt, tas, ka dramaturgs ir dzīvs, kas jau, nav bieži tā, ka Tev jau būtu jābūt pieraduši. Daudz jaucies, tev ir tāds, nē, tur domāts tā, ja tev tāds, mēs burtiski mēs to daram mēģinājumos. Tā kā tā nevar būt, bet to ir Rasa no savas dzīves. Tas... Es nejaucos, man liekas, tādā veidā. Kā tu ļauj viņiem? Teiksim, tu varbūt domāji tā, bet viņi to ir sapratuši citādi. Es parasti biežāk cenšos, tad, kad es esmu mēģinājumos. Tu vari pat izstāstīt, lūdzu, piedod, ka es tev pārtraucu, 3 teikumos vienkārši Lugas sižetu, lai mēs saprotam. Lugas sižets ir par jaunu sievieti, kur sauc Maija. Un par viņas mēģinājumiem satikties ar savu tēvu, kurš nav bijis viņas dzīvē klātesošs. Kaut kādā. Šits labs. Bet kurš ir bijis blakus esošs, bet ne klātesošs. Jā, bet es par to labi, ļoti komplicēta tēma, jā. Bet pirmkārt, kāpēc es par to izvēlējos rakstīt? Pirmkārt, tāpēc, ka, tad, kad man ienāk prātā kaut kāda doma par šo būtu forši kaut ko uzrakstīt, man patīk, paslepeno parunāt ar cilvēkiem par šo tēmu, tā kā neatklājot, ka man ir baigā ideja kaut ko par to rakstīt, vienkārši, lai saprastu, vai rezonē vai nerezonē, vai ir tā kā kaut kāda atbildes reakcija. Un tad, kad es par šo tēmu pēdējo pāris gadu laikā runāju ar kaut kādiem cilvēkiem, es vienkārši konstanti saskāros ar situācijām, kad cilvēks saka, man bija šitā, ka visu laiku ir ļoti daudz tā kā atbildes reakcijas, un es saprotu, ka tas storijas jau nemaz nav tik nenormāli, vaiprātīgi unikāls. Jā, viņiem ir kaut kādas tā kā specifiskas situācijas, kas to tā kā pavērš kaut kādu dīvaināk varbūt, bet ka ir ļoti daudz cilvēku, kas spēj to tēmu saprast. Un tas, man liekas, ir arī viens no atslēgas momentiem, kāpēc vispār man šķiet, ka rakstniekiem ir jāraksta par tādām rītīgi reālām lietām.
Tas vienmēr ir jāpaturprātā tas, ka tas ir profesionāls darbs, ka tu tur lietas klāt lietas, kas triggerē to skatītāju vai lasītāju ar kaut kādām, tu jau saproti, ka tu gribi pabakstīt, lai viņš arī raud, nevis tikai tu tur viens pats asiņo baigi tur kaut ko pārdzīvot tajās savās lapās. To jau tev nevajag, tev vajag, lai pārējie raud. Un tad tu tā kā paspied uz kaut kādiem punktiem, bet... Gribas saraudināt. Jā, tā ir matemātika, dramaturģija matemātika. Vispirms, lai pasmējās, tad lai raud un beigās, lai tā kā noiet raudāšanu nost un aiziet prom ar tādu... Pieslies kājās, aplaudē un tad iet. Bet klasma vienkārši, liekas, baigi interesanti. Mēs tikko pirms, pāris dienām mums bija tur ar draugiem pacēlās pēkšņi tāds random jautājums. Kā jums šķiet, es uzdošu jums viņu, kā jums šķiet, kas ir labāk zaudēt tēvu dzīves laikā kaut kādā posmā, vai no starta, ka nav viņa? Es nevaru atgādāt. Viņa to ilgs līdz izrādē. Man radās vēl trešais tā trešā versija, kas ir man vēl sliktāk par šīm pirmajām divām. Bet kā jums? Man uzreiz gribas kaulēties tā kā, cik ilgā laika, tā kā zaudēt kurā brīdī. Kas ir labāk? Kas ir labāk vai sliktāk? Kurā brīdī tu viņu zaudēji? 3 gadu vecumā, 9 gadu vecumā, 15 gadu vecumā, tas arī daudz ko spēlē. Ne arī. Tā ir, jebkurā gadījumā tāda grūta dilēma. Šādam jautājumam. Mēs skatījāmies 3 filmas visās, un tur bija Skaidrs, mana versija tāda, ka patiesībā sliktāk par šiem abiem ir tad, kad tev viņš nav bijis visu dzīvi, un tad tu viņu satiec. Man liekas, tas ir visūdīgākais. Tas ir netais tādu spoileri. Jo, zini kā, teiksim, es esmu dzīvojis, es arī esmu audzis bez tēva, un zinu, man ir mana iztēle par to, kāds šis cilvēks ir. Un manā fantāzijā viņš ir kaut kāds, par cik tas ir mans tēvs, vai ne, tad viņš ir kaut kāds cilvēks. Un es domāju, es ticamāk viņu satiktu, visticamākais, ka viņš būtu kaut kāds parasts fujaks, zini, tā kā pilnīgi, kas neatbilst ar manu fantāziju, un vienkārši viņš sabojāt manu fantāziju, jo es nevarētu vienkārši nokancelēt to, ka tas nav viņš. Un tas nav nekādā veidā iespējams, ka es viņu iepazītu tā, ka es tā kā iemīlētu, jo tas ir izslēgts. Un līdz ar to, man liekas, ir labāk ir pat tad arī nesatikt nemaz. Ja tu viņu nesatici, tad arī tā arī palikt. Jo tad vismaz tev ir tā fantāzija par tavu tēvu, un tad viņš tev kalpo kā šī figūra, kurā... Tur arī ir dažādi virzieni, kuros, tu jau vari izfantazēt arī viņu netik kaut kādā tur, dieva līmenī, ka viņš vienkārši ir normāls fujaks, un izrādās, ka viņš ir gandrīz normāls fujaks, un tad nav tik traki, tad tās pils tev nemaz. Bet vispār man, klausies, mazliet tā kā plūstoši pārējot, bet ne tik dikti. Tā kā, tu tur saki, ka tu gribētu varbūt kaut ko mēģināt uzrakstīt kaut kādā tādā daļliteratūrā. Kas būtu tā kā tava tēma, ko tu gribētu risināt? Ja tas ir autobiogrāfisks, var spēlēt tevi. Nē, mēs jau ņirdzām ar Matīs, tad, kad mēs stājāmies iekšā, un mums tur draugi jautāja, kur tur stāties. Un tad Matīs izmet, jo kā vienīgais, kas var uzstīt par sev autobiogrāfiju, ir Igors pats. Līdz ar to viņam jāmācās rakstīt. Bet, nezinu, man laikam, ziniet, tas teiciens, ka cilvēks visu dzīvi raksta vienu to pašu stāstu. Un es laikam tam piekrītu. Laikam mana tā tēma būtu savas dualitāte. Tu ir tava labā un tava sliktā puse, un attiecības starp šīm abām pusēm. Un, jo tas, manuprāt, mums ir sarežģīts un grūts temats, mums ir ļoti sarežģīts attiecības savām ēnas pusēm, kā rezultātā mums rodas ļoti daudz problēmas, un man liekas, tās problēmas ir atrisināmas, ja mēs draudzējamies ar savu ēnas pusi, bet tas nenozīmē, ka mēs ejam kaut kādā destruktīvā sūdā, bet ka jo tajā ēnas pusē ir ļoti daudz nevis labas, bet vērtīgas enerģijas, par kuru mēs nekontrolējam, ja mums ir kauns no tās ēnas puses, un tad viņi izlaužas pat un dara kaut kādu destruktīvu sūdu, bet ja mēs ar viņu sadraudzētos, tad mēs to enerģiju varētu. Ja mēs tā iztēlojamies, ka ēnas pusē ir kaut kāda uguns, un ja mēs viņu neapzināmies, tad viņa nodedzina. Bet ja mēs viņu apzināmies, tad mēs ar viņu varam, izveidot pavardu. Jā. Viņš bija domājis par šo visu ļoti daudz jau.
Man ļoti patīk, kā viņš pārslēdzās uzreiz no es uz mēs. Nu, kā tu saproti, tur tiešām ir divi iekšā. Jo es to vienkārši jau piefiksēju to, ka es savā mūzikā par to runāju. Un tagad savā tajā prózas darbā, kas mums bija pusgadā jāuzraksta, es negribēdams par to, es tomēr beigās tāpat nonācu pie šīs tēmas un uzrakstīju par to. Es varētu viņu atsūtīt izlasīt. Jā! Dievnīcīgi tas būtu skaisti. Atceries, ka viņi tev nākamajā semestrī pasniedz kaut ko arī. Jā. Nākamajā nevis semestrī, bet gadā. Jā. Mēs tam pieskamies tavai mūzikai, par to arī droši vien bišķiņi ir jāparunā, jo tie aktieri, vienmēr ir tās izrādes, kur varbūt šito, mēs nezinām, kā atrisināt šo ainu, varbūt viņš varētu repot. Man katru reizi, kad es dziedu šo, Tas vienmēr izskatās slikti. Jā, nē, mans acis uzmet salto vienkārši tajā brīdī, kad es to dziedu. Un tad vienmēr arī, kad visiem tas liekas tā laba ideja, un ka tas tiek tad arī aizvest līdz galam, tad... Kā tu uztaisi bītu vai YouTube'ā nokačā? Jā. Uzbītboksot, taču tur... Jā. Tur... Es jau esmu pirkstus salicis. Jā, un tad jau tikai vēl jāiemet traknis jau un gatavs, vai ne? Jā, tas ir, tā ir kaut kāda tāda mentalitāte, jo daudz, kur joprojām raps un hiphops ir kaut kas tāds eksotisks, un tam mēs tā arī to, bet ja tajā iedziļinātos, varētu arī cilvēki bez zināšanām varētu viņā kaut kā vairāk, ja mēs nesatītos tādā priekšstat līmenī uz to. Ja mēs iedzinātos, tad mēs nevarētu vienkārši izrādēt to izmantot kā veidu, kā tikt ārā no ainām. Tā kā mēs to vairs nevarētu repot, jo tad mēs sāktu saprast, kas tas ir, un tad būtu grūtāk. Jā, vispār. Bet kā tur labi, tas par tām izrādēm un repu, tas ir cits jautājums. Bet kā, bet tā ir scēnā visu laiku esi bijis, vai... Jā. Jā? Jā, es no... Bet tev vajadzēja sagaidīt 30 gadus, lai tā kā pašam... Jā, es mūziku rakstīju, kad man bija 15, tad es sāku savus tekstus rakstīt. Tā jau es klausos no 1. klases kopču mūziku. Un tas arī bija tāds moments, kurā es būdams sīks. Man mūzika vispār neinteresē, es pēkšņi dzirdu Ozolu motots. Un tā kā no pirmiem sitieniem uzreiz tā kā šits ir mans viss, un es vienkārši krūķīju to uz rīņķi, un tad tā bija viss dzīve. Un tad 15 gados sāku rakstīt jau. Un mēs jau arī, mēs tur izdevām dziesmas kaut kādas ļoti, ļoti sliktas dziesmas priekš tā laika, bet mēs bijām diezgan zināmi. Ko mēs izdevām? Tas tā, mēs ierakstām dziesmas un metam. Aplaudojāt? Jā, YouTube'ā uztaisim draugos profilu, mūzikas profilu. Soundcloud. Tajā laikā vēl nebija, man liekas, Soundcloud. Jā, arī bija, mums bija tāds, draugiem vēl mūzikas profils, jo tur ir fani. Varbūt tas pat tev dzirdējis? Es negribu tev nosaukt vārdus, kas tur bija. Tas ir šala. Vienkārši braucam tālāk. Okay. Tad ir tomēr tēmas, ko nevar skart. Jā. Okay. Un tad pienāca laiks, kad es sapratu, tajā laikā hip-hops nebija maizes darbs, vai ne? Un tad sapratu, ka kaut kas ir, kaut ko grib darīt. Un tad sāku darīt to aktieru lietu akadēmiju, un tie pat zina, ka akadēmijā, ka tas viss ir paņem visu tavu dzīvi un tā. Un līdz ar to pēc tam, pabeidzot akadēmiju, sāku strādāt, parādījās brīvs laiks. Un tad kaut kā sapratu, ka tomēr tik labi, ka sāk strādāt, parādījās brīvais laiks. Šitais ir esencīts, to vajadzētu likt kaut kur reklāmu vai kaut kādai kultūras akadēmijas. Jā, un arī pareizi bija, ka, tad savos tur, tajā vecumā, kad es sāku strādāt pie tā albuma, tad es arī jūtu, ka man tā kā actually ir ko teikt, jo līdz tam es tur kaut ko ākstījos tikai. Bet man ļoti patīk tās tavs albums. Tieši tāpēc, ka teksti labi. Un var saprast. Un tad viņš vēl pat nestudēja rakstniecību. Un tad viņš pat vēl nestudēja rakstniecību. Es gan teiktu, ka tu norādi galotnis kā kurzemnieks. Gadās. Tas vecās skolas ietekme. Okay. Bet, man tekstiem arī bijis vissvarīgākais. Bet tu esi bijis iekšā visā tiešām scēnā, tu esi gājis visiem tur pasākumiem un es jau introverts esmu, man jau tur kaut kur aiziet publiski, tas man baigās saņemšanās ir. Bet,
Nē, es tā kā nav, es zinu visu labo hip-hop, es zinu visu slikto hip-hop, kas ir Latvijā. Es nezinu, tu varētu ko rap dziesmu latviski, tas būtu tev izaicinājums, lai es kaut ko nezinātu. Jā, un es tā kā... Nosauc, kas ir tagad tavs personiskais favorits? Es oriģināls, pārsteidz mums. Latvijā? Jā. Tur nebūs nekas oriģināls. Šobrīd Latvijā es uzskatu labākais hip-hop albums, kas ir izdots. Smagais šidais ir. Labi, labākais tomēr, es nevaru būt objektīvs, bet tomēr jāsaka, Gustavo beidzot ir labākais albums, jo vienkārši priekš tā laika, kad viņš viņu izdeva. Tas ar Unreal man bija viena brīda teorija, ka Gustavo savulaik viņu nolapīja ciplanietīši, un tad viņš atgriezās ar kaut kādām uberzinām. Tas nav normāli, ja tev ir kaut kāds aka hip, aka hop, un pēkšņi tev ir kaut kāds mega saturs ar rīmi konstrukcijām, nenormāliem flowiem, kas tā kā ir instant klasika uzreiz. Tas man neliekas normāli, ka tāds pēkšņi leciens ir, kas iedeva pēc tam nenormāli attīstībā. Viņš pabeidza hip-hop universitāti vienkārši. Jā, bet no tādām mūsu laika labākajiem albumiem, ja mēs par albumiem tieši runājam, tad Nancis liela māksla. Tu mums nepārsteidzi. Jā. To pat mēs zinām. Jā, tieši. Kas ir tavs guilty pleasures? Hip-hopā, latviešu hip-hopā. Tas būtu ļoti guilty pleasures. Es gribētu teikt Trench Mafia Loko, bet man tiešām no sirds viņš patīk. Un vienkārši ir cilvēki, kas ļoti nodirš viņa mūziku, bet es redzu, ko viņš tur ir izdarījis, un man liekas krūti. Vienkārši tās tēmas, par ko viņš rapo, ir ļoti explicit, teiksim tā. Bet viņam ir vīzija ļoti laba, un tas pat nav laikam guilty pleasure, bet kā to ņem? Tas jau tomēr ir... Labi, zini kā, Trench Mafia Loko čīsti nav guilty pleasure. Guilty pleasures drīzāk būtu kaut kāds tur, nezinu, kaut kāda... Mēs esam Jelgavas čomi, mēs apmainamies laiku ar kaut kādām rēcīgām dziesmām, teiksim tā. Tas ir kaut kādas tās dziesmas, kur tas artists nezina, ka tas ir slikti, bet viņš maus no sirds, zini. Un nekas nav skaistāks par to. Jā, Aglons radio ir daudz eksemplāru šādiem. Lidostas brāļi, piemēram. Viņam ir 10 gadi. Jā, Lidos, jā. Ok. Bet tev arī tā scēna pieņem? Es vienkārši domāju par Džeku, kurš 30 gados, priekš manis, man tas bija tāds, Igors Šaligovs skrepo, ok. Jā, vai man scēnu pieņem? Laikam jau jā, cik esmu runā. Zini kā, bet man mūzika, viņa arī nav tusu mūzika, un kas, kaut kādā ziņā, hip-hops nedaudz ir jaunais pops, un viņš ir vairāk tāds palicis par to, ka tas ir, ka mēs, klausamies, lai mēs tā kā tusētu. Līdz ar to man mūzika nav tā, kura tā kā uzliekam, paklaus, tā kā padajosim pie šits, nenotiks. Bet nē, cik es esmu saskāries, runājis ar cilvēkiem, kas ir, jā, es netieku kaut kā, nezinu, izslēgts, es nezinu. Mums kur ir vēl iebiruši jautājumi. Man jau arī vēl ir profiliņā. Mēs ķeramies klāt viņam. Starp citu, no Ilzes, es varu to citēt? Tas jautājums, kas bija, tā kā, par tām pamatvērtībām, un kas dzīvē ir atskaites punkts, un kas aktieri pēdēr aktieri, un jau piebilst, ka vismaz man būtu interesanti Igoram to pajautāt, jo man šķiet, ka viņam ir neparasts, ļoti spilgts un jūtīgs pasaules skatījums. Ilze arī. Bāc, jūs tikko samainījāties ar mīlestības vēstulēm vienkārši. So, yeah. That's that. Pagaid, bet kāds bija jautājums? Nē, tas nav jautājums, tā bija piebilde vienkārši. Tavs teātris uzdod jautājumu, un mēs ielikām storiju, kur tu esi vannā. Nacionālais teātris? Nacionālais teātris pajautāja, vai Šelis zina, no kurienes ir šī žakete, kas viņam mugurā šajā bildē? Jā. Tad droši vien pastāst.
Šēlis tevi naciķī sauc par Šēli? Viens cilvēks, es zinu, ka šo jautājumu ir uzdevis. Droši vien tas, kurš pārvalda nacīšu teātras sociālos tīklus. Nē. Nē, ok. Viņa droši vien ieteica to jautājumu. Droši vien tā viņa nodeļa. Jā, nu šautauts Helvē, uzreiz tā, arī man ir viņai iesauka. Tagad mēs sapratām. Jā, nu lūk. Jā, tas bija laiks, bija jāuzšķēja tā bildi un tā, un tad es atnācu teātri un man teica, ka man tur ir nolikts žaketa. Vana nolikt arī, bet arī noliktas žaketa. Nu, tas tur. Un es uzvilku un ielīju tajā vanā ar to ielīju slapjā vanā ar to žaketu un tā. Jā, tā izrādījās nebija man žaketa. Man paredzētā, tā bija Artura Krūskopa personīgā žaketa. Tāpēc viņš ir prom no nacīšu. Tik skaisti. Tagad viņš ir dēls teātraktieris. Jā, tur neviens viņa drēbes neslapina vairs. I see. Starp citu, runājot par šo tēmu, lielā aktieru staigāšana. Es lasīju, ka tu biji atgriežoties pie tās tēmas, ka tavi teātra kolēģi redzēja Fujaku no Jelgavas un ir pagājis laiks, un to varbūt vairs neesi Fujaks no Jelgavas. Tu esi Rīgas Fujaks, kurš ir bijis no Jelgavas. Nu, zini, es esmu arī, bet ne tikai. Zini. Jā, bet viņi to vēl nav pamanījuši, un tajā vienā intervijā tu stāstīji, ka tu esi kopā ar Krūskopu vienā Grimmētavā un kopā ar Zvīgulu vienā Grimmētavā, un gan Krūskops ir prom, un Zvīguls ir prom, bet tagad jums ir tā Ovsku Grimmētava, jā, es saprotu? Kāda? Ovskis. Šelegovskis. Nē. Mēs esam palikuši Kārlis un Romāns. Mūsu Grimmētavā. Jums tā pareizi. Jums tā forša Grimmētava ļoti. Jā, labākā Grimmētava teātrī. Nu, tur jau jums tagad pareizi. Tagad mums ir, jā, jo vienu brīdi tas, ko tu sauc, tur bija tikai Raimonds viens pats. Bet tagad tur ir daudz. Wow, VIP Grimmētava. Jā, nu tagad ir, jā. Jūs tur staigājat un mainties, jo mums ir 3 Grimmētavas tikai mūsu mazajā teātrī. Jā, turklāt viņas ir blākus, tur ir tomēr bišķi kaut kāda... Mums ir spārni un spārni un... Jā, citā galā. Jums ir pentagons ir. Jā. Jā, nu labi, bet tad jūs staigājat arī savā starpā. Nu, ja tu nevari aiziet uz citu teātru, tad vienkārši aiziet uz citu Grimmētavu. Jā, ir iespējams, ja tu vēlies, tu vari... Mums tādas opcijas nav, tāpēc mēs vienkārši tā kā malcam uzreiz Rīgu. Jā. Ļoti labs jautājums šeit ir. Man liekas, ka mēs esam jau tik tālu tikuši, ka mēs varam arī šim pieskarties. Ko tu domā par jaunajiem teātra sponsoriem? Jūs tiešām ielasīja ļoti labu tvītu par to, ka vārds Kairišs un vārds Rietumu banka tā kā galīgi neiet kopā. Es nesaprotu, kāpēc nē? Kāpēc jā? Ko, naudu nevajag, sorry, diemžēl. Naudu vajag. Nē, tas, tā kā tas vienmēr ir zobens ar 2 galiem, no vienas puses mēs gribam labu mākslu, un tas vienmēr atdurās pret naudu, un tā kā tu vienmēr, būs jāpārdod savu dīrs tāpat. Es domāju, labi, dīrs, bet dvēseli. Es jau nezinu, kāda tur ir iekšēns, es nezinu, vai viņam bija izvēle starp to un kaut ko foršāku. Ar ko Rietumu banka slikta? Es negribu tagad... jo vienkārši es to politiku nezinu. Es nezinu, vai viņiem ir kaut kas, ar ko viņi ir īpaši slikti, es nezinu. Tā kā es saprotu, ka viņiem nav pats labākais PR, teiksim tā. Bet tagad jau rekur Rīgas teātri, jau tās bankas tur dala, rekur dailē tā banka, tur tagad Naciķim arī rekur ir banka kaut kā. Naciķim arī? Jā. Labi, es tagad braucu garām Nacītiem, tur ir Lounge Phoenix, tāds... Bet man liekas, ka tādā gadījumā tomēr laikam... tā kā visi to dara. Ko darīt? Naudu vajag, kas viņi dod. Acīm redzot, viņi dod visvairāk. From business point of view, labi, no morālā, jā, var, protams, uzdot jautājumus un tā. Man liekas, ir vienkārši nevajag pazaudēt to, ka ja par viņiem ņirks par to, kad viņiem tas ir vienkārši jāuzņem un ar pašcieņu nedrīkst neko teikt pretī, tas arī viss. Tā ir tā cena, kas viņiem ir par to jādara. Bet, vajag naudu. Tas jau, kultūra jau zina, kā nauda. Nezini ko, ja tu man tā to jautā, tādā gadījumā tas ir jautājums kultūras ministrijai vai whatever, kas piešķir šo naudu, kur viņi ir, ja mums ir vajadzīgi sponsori no kaut kādiem, no bankām, no kaut kādam Phoenix un tādā garā, tad, izdariet tā, lai mums nav jāņem tādi sponsori.
Mums māksliniekiem jau nekad nebūs gana. Nu, jā. Mēs jau nekad nebūsim pāēduši. Nu, jā. Bet skaidrs, uz jautājumu, ko domā par jaunajiem teātra sponsoriem, tavs viedoklis ir, ka, kas jādara. Nu, jā. Es, protams, nezinu. Es nezinu, kā tā virtuve ir iekšā. Bet, tu jau nezini, kas tur tiek dots pretī pareizi. Es pieļauju, ka neviens tur nesēž ar mērķi, vai paņemies sūdīgākos sponsoru, lai būtu šums. Es pieļauju, ka tāds nav primārais mērķis. Visi tomēr grib. Štukas, protams, ka... Jā. Nē, tu man zini, ko labāk pasaki, kāda ir tava sajūta, kur jums tur tagad Nacionālajā teātrī vispār visi nāks atpakaļ, vai tagad pirmais ir tikai Pugar, kur ir noslēgts atkal līgums? To es šodien uzzināju, jā, ka Pugar ir atpakaļ. Bet es nezinu patiesībā, kāds tur ir. Es nezinu, kas par to lem, kas par to domā. To es, es baigi maz esmu bijis arī teātrī pēdējā laikā. Līdz ar to man tā, kas tur notiek, nezinu, nemācīšu to atbildēt. Te ir tāds jautājums, vai ikdienā sievietes tevi nemēģina apēst? Vai ikdienā? Jā. Jo mēs redzam, te ir vienkārši skatītāji sanākušas un tie jautājumu birums, un es secinu, ka varbūt arī mēģina pagaršot. Garām ejot Jā, es mēģinu tagad tas saprast. Es domāju, kas ir tas, tas Šalgauskas? Kā neliekas, ka tu baigi gribi atbildēt uz šo jautājumu? Nē, es domāju... Nē, bet es jūs redzu. Vēl jāveic tā saruna, baigi interesantā tā saruna. Man te tāda, tev kaut kāda tāda foršāka tie jautājumi tur sabiruši, man liekas. Jā, es varu runāt šajā pašā stilā, kuras latviešu aktrises skūpstās vislabāk? Iekavās uz skatuves vai filmās, protams. Es godīgi saku, esmu laikam skūpsties... Nemaz netik daudz. Viņš sāk ar 3. Domāju, nevis 1. Nē, gan jau vairāk, bet... Skaita pa 3, 6, 9. Bet, nē, man nav, maz esmu, tā kā... Bet tas ir dīvaini, zini kā, ja tu nekad nevari to, ja tas ir saistīts ar darbu, tas vairs nav tas. Tu nekad nerūbīji to, ko tur dar tajā brīdī. Tu vienkārši kaut ko tur, tajā brīdī tu domā miljonus citas lietas, nevis par to, kā to skūpsties. Lai gan, teikšu godīgi, kā ir gadījies divreiz, ka notiek tas ainas ietvaros tā skūpstīšanās. Un citējot latviešu komiķi Jānu Kreiču, ieiet tās 3 atmosfēras. Divreiz ir gadījies, jā. Bet tā kopumā tas ir ļoti vienmēr profesionāls pasākums, kurā tu domā vienkārši par ainu. Okay. Es turpināšu. Labākā lieta esot profesijā aktieris un sliktākā lieta. Ļoti gludi pārējie. Smudlīgi pārējais pastāst, kas tur bija. Labākā lieta profesijā aktieris un sliktākā lieta profesijā aktieris. Labākā lieta, droši vien, kā es tur iepriekš kaut ko tur minēju, tā sevis pazaudēšana, un tad tu kaut kā ir momenti, kuros tu jūti, ka burtiski jau vairs, tu čist nepieņem vairs lēmumus spēlējot, ka tu tā kā jau kaut kā tur ķermenis jau tur pats kaut ko dara, runā un dzīvo, un tu vienkārši esi skatītājs, kurš ir vislabākajā rindā, uz skatuves. Bet sliktākā lieta droši vien ir tas insanity moments, kur tas pats, jā, ka tu sev pazaudē un tā kā. Kas basically, jā, tas ir tas pats moments, jo tu tik ļoti visu laiku čakarēs savu realitātes izjūtu, tāpēc ir ļoti svarīgi, ka tev ārpus teātra ir kaut kas, kur tu esi ļoti, pirmkārt, ne ar teātra cilvēkiem, bet ar normāliem cilvēkiem. Normāliem cilvēkiem, jā, ar kaut kādiem... Mēs visi viņus saucam tā. Jā. Un, tas, ka tu vienkārši čakarēs savu realitātes izjūtu, un es domāju, ka man vecumdienās būs kaut kāda, nezinu, tur demence vai whatever, bet kaut kas būs baigi
sačakarēts. Cerams, ka ne šizofrēnija katrā ziņā, jo tas tā realitātes izjūtas čakarēšana, tas ir vissliktākais. Demence, man liekas, ir pat foršāk, jo tad kā visiem pārējiem problēmas ar to ir tev jau pašam. Jā. Ar šizofrēniju tu rada visiem problēmas, bet arī tev pašam ir problēma. Jā, tu var nodīt sev un citiem pāri. Ko tu parasti klausies, ka tev ir slikts garīgais un viss ir zebē? Kaut ko agresīvu bieži vien. Un tas būtu? Vēl man pēdējā laika tāda mīļākā gruzīgā dziesma ir tāds reperis, viņš krievu reperis Dau, Aglī Stefan, viņam ir tā dziesma Kļanusi. Un tur tā, viņi skan tādās divās daļās. Tur pusdziesma skan tā, ka viņš tā kā atzīstās mīlestībā meitenei un ka viņš viņu tur mīl un cieši. Un tās dziesmas tā kā ietvaros, tā kā saproti, ka tā ir dziesma, kur nav pretmīlas. Un pēkšņi viņi pārmainās uz tādu ļoti agresīvu vaidu, kur viņš tā kā, man ir visi vienalga, bet izdarīšu to un izdarīšu šito. Viņš tā kā kļūst ļoti... šis jau atkal izklausās par tām divām pusītēm. Jā, bet tur viņas tik labi vienotrai stāv klāt, ka tas izriet no tā. Un vienkārši pēkšņi tas kontrasts, kur viņš tāds ļoti jūtīgs puisis, un pēkšņi viņš ir kaut kāds tur slēpka. Ļoti... Viņa tikko ierakstīja to sev notos, lai noklausītos pēc tam, jo es arī pateikšu šitādas lietas. Jā, to iesaku. Ok, te ir vēl šādas tādas jautājumi. Bet, tad, kad kāds jautāja top 3 smieklīgākie atgadījumi no Latvijas Kultūras akadēmijas, es nezinu, vai kāds spēj uz to atbildēt. Jā, grūtais šitais ir. Varbūt vienu un vidēji smieklīgu. Droši vien tas nebūs HH moments, bet ok. Jā, nezinu, es labi. Var sakot, bija mums tāds kursa biedrs, sauksim viņu par... Kaut ko līdzīgi izdomā, lai mēs varam atpazīt. Jā. Andrievs. Un mēs zinām, kas viņš ir. Es vēl nezinu. To arī viņu zinu. Viņš, starp citu, ir tagad ļoti liels advokāts. Viņam bija tāds, ko tā. Labi, sapratu. Sapratu, tagad zinu. Lūk, un neko, tas pat nav niedzīgs notikums. Viņš vienkārši noskaloja kartupeļu mīzes podā un aizdambēja podu. Bet nē, es atceries tikko. Ir viens tāds režisors, ja? Sauksim viņu par Tomas Treņurks. Un viņš, ja? Viņš bija ar kursu pie mājas Ķimeles lauku mājā. Un, tur kaut kāds etīdes taisa, ko tur. Un Ķimelē tur aug šitie kaut kādi tur lupstāji, tā to sauc. Kaut kāds dārziņi. Lakši. Jā, pie mājas. Un izrādās, ka viņi ir ēdami. Ar trenim tāds tā kā, es esmu dabā, jāaiziet pačurēt. Un viņš viņus visus nomīz nākamajā ģimā. Reku, salātiņu uztaisīt, ar pašaudzētiem lupstājiem. Un viss sēž pie to galda. Un visi zina, ka trenis ir tā kā... Bet ko Treņurks. Atvainojiet, sēž pačurāt uz lupstājiem? Ne, viņam tāds paiest līdz tur, tā kā... Neviens arī, man liekas, nefiksēja tajā brīdī, ka tie... Un tu, man liekas, tad, kad ķimela parādīja, kur man tie lupstāji aug, un tie salāti uz galda pie kartupeļiem, tad visiem ir tāds tā kā... Un kāds pateiks arī, nē, mēs neēdīsim tos lupstāju salātus mārā. Ceru, ka naktī lietus. Jā. Es tur nebiju klāt, man šito stāstīju. Nezinu, kā ēda vai nē, to salāts un kā garšoja, bet jā, šāds notikums. Treņurks izmētā savu DNS. Tomas, jā. Vai tu esi traks vai mierīgs cilvēks? Es zinu, kā tu atbildēsi. Teiks, man ir pat daļai no visa, jo es esmu duāls. Par šo visu. Yes. Vai tev ir bijusi kāda loma teātrī, kur tu ļoti neesi vēlējies spēlēt? Tā kā vēmiens nāk. Jau tikai 6 gadiņi tas jau. Jā. Bet spēlēja tāpat? Jā, bet palīdzējām viņa ātri noērējās tā izrāda. Un bija viena izrāde, no kuras es atteicos. Kāpēc? Uzreiz, bet tur arī režisors forši izdarīja, viņš teica, jums tur 2 nedēļas laika, jūs varat padomāt, vai jūs tur gribat vai nē, un jūs negribat vienkārši pasakīt, lai mēs viens otru nečakarējam tā.
Un es uzreiz sapratu, ka riktīgi nevaiboju ne to lomu, ne to darbu. Un tas pat nav sakars ar šo gabalu. Vienkārši tas nav, man es vienkārši to nevaiboju vispār. Un es saprotu, ka man tad būs grūti un ka es traucēšu pārējiem vienkārši ar to, ka es vienkārši mocīšos tur. Un tad es to tā arī pateicu. Jā, man ir tā, man pa dzīvi nenormāli grūti ar nepateikšanu. Vispār to nemāk izdarīt. Bet tas, ka tu nespēji to izdarīt, tas rada vēl lielākas problēmas gan tev, gan citiem, jo ir skaidrs, ka tu kaut ko tu negribi, bet tu mēģini izdarīt tā, lai tu noņem no sevis šo atbildību, lai cits tavā vietā pieņem šo lēmumu. Bet tas vienkārši var baigi sačakarēt ļoti daudz pasākumus, bet ja tu uzreiz var to pateikt, tad var teikt, ka tas kaut kas, ko es mācos, un tad man bija tā mazā uzvara, ka es saņēmos un pateicu nē. Tam nebija tā, lai es saku, jo tu kā aktieris taču neesi vajadzīgs. Es baidījos, ka tā būs, un noredzi, pie Krīmova es nespēlēju. Ja? Nē, bet domāju, ka nē, jo tā no politika plus režisors deva šādu opciju, tad tas būtu vienkārši dīvaini, ja tev tā kā iedošu opciju un beigās tev par to soda kaut kā. Man liekas, ka režisors spēlē lielā spēle kaut kādu, un ka tas viss ir tāds... Es tagad viņam devu iespēju, un tad viņš tā kā padomās un pateiks nē, bet tad es kaut kas tas, un viņi spēlē to 5D šahu. Tā ir tā paranoiskā domāšana, man liekas. Iespējams, tev ir taisnība. Bet visticamāk, ka nav, tāpēc, ka neviens nedomā tik tālu. Jā, cilvēki nedomā 5 soļus. Jā, man liekas, viss ir daudz, mēs daudz pārvērtējam. Jā. Lomas, kino vai teātris? Nē, labi. Plus vienam otram ir, ko nevar tā pateikt. Bet ja jāizvēlas. Ja būtu, ja man tā viens vai otrs. Jā. Šodien. Vai tev vieglāk dzīvi? Tu tikai šodien tā atbildi tāda, ja? Uz vienu dienu vai uz? Nē, šodien. Uz turpmākajām 3 sezonām. 5, 10. Nē, vispār, izvēles vienkārši. Nav zināms, kad labi, zini, kā es to teikšu. Kino, bet tāpēc, skaties, pieņemsim, bet tad, ja es esmu arī ļoti pieprasīts, vai ne? Protams, nē, tu esi tā kā ir, jā? Tu esi Igors Šeligovskis, kurš jau ir spēlējis 2 galvenajās lomās. Viņš spēlēs 2 galvenajās lomās īstenībā, jā? Tā ka viņam pagaidām nav sūdīgs tas stati. Bet standartiņš, tā kā ej uz kastingiem. Tad teātris, protams, teātris ir stabilāks nekā kino. Kino tu tāds, ceri vienkārši, ka kaut kas sajies, zini. Bet ja mēs pieņemam... Bet tas kino patīk? Jā, patīk. Bet ja mēs pieņemam to, ka tā kā man ir kaut kas tur garantēts, kas, protams, nav, tad kino, jo tu tā kā, tu nofilmē tās, 3 no cik tur tās dienas, un tu dabū ļoti, daudz vairāk naudiņas pirmkārt, un tad tu vari vairāk darīt savas lietas un tā, un kino, tā kā var ātrāk izdarīt to darbu un, nezinu, kaut kā. Un paskatīties no malas arī pēc tam. Jā, arī tas. Jā, bet tur ir tie savu mīnusiņi, ka tu nofilmē, un tad ir nofilmēts viss. Jā, viss, tu vairs neuzlabos to nekādu. Un tad nofilmē, un tad tu gadu gaidi. Un tad vai vispirms grāmatas, tu kā, šitā arī bija, un tur ir visādi tie plusi un mīnusiņi, jā. Bet skaidrs, tu tomēr kino. Labi. Ko tu? Zini, man ar to kino ir daudz mazāka pieredze, lai gan man šī bija mana kino vasara. Un es pamanīju tādu interesantu faktu, ka tūlīt 18. februārī Dāvim Sīmanim Berlīnē iznāk Marijas klusums filma, kurā es bišķiņu esmu. 19. februārī iznāk Melnais samts, kurā es bišķiņu esmu. Tā kā Pansija Pilī pašlaik nāk pa sērijām ārā, kur es esmu. Un tad ir tāda forša tāda, Rika, es arī tur esmu. Tā. Visi vienkārši beidzot pieraduši pie tavas sejas. Laikam, beidzot. Galvenais, lai neapnīk. Jā, tas otrs uzreiz gāvīts. Bet, ja nevienam nav apnicis tur, nezinu, Keišu, Zariņu un tam līdzīgi, kas ir visās latviešu filmās, tad jau mums arī ir cerība. Štajā Kristapā jau Keišu jau bija mīms, protams, par to, viņš ir visur. Viņš ir iedzīgi. Kas tev traucēja pārcelties uz Liepājas teātru skatu un pašu pilsētu? Kas tev traucē? Godīgi. Es katru reizi, kad es Liepāju, man tāds brēmoši pārvākties uz šeit. Sajūti pakausīgi. Mums tagad 3 aktieri ir aizgājuši pusgadu laikā prom. Mums teorētiski tā kā ir vietas.
Jauns mākslinieks vadītājs, tu viņu tā diezgan zini, man liekas. Jā, Iedomājies, kā būtu iet uz lekcijām? Šitai ir rīktīgi pīpēt ar sarunu. Redz. Jā, es esmu par tā domājis. Jā, protams. Tikai parunāsim vēlāk. Tad tu neteiksi, kas traucē? Nekas netraucē. Vienkārši bail. Jā, iespējams tas. Tā, par tām skūpstīšanās aktrisēm tu neatbildēji, šito neatbildēji. Vai tu esi traks vai mierīgs, es atbildēju? Tev ir bijusi kāda īpaša prasme, kas ir jāapgūst lomas ietvaros? Airēšana. Tu tāpat slīgi tajā filmā. Ja ne, es pēc tam arī slīgu dzīvē. Ok, šausmas, nē. Jā, tur bija mums vrapa ballīte. Un tad tā vrapa ballīte bija... Tu rādīji viņiem visiem, kā tu mākā airēt. Piedod, es paklausījos, un man likās teica, rapa ballīte. Kā var slīgt rapa ballīte? Var. Jā, pie basēniem. Jā, vraps ir tad, kad ir kebab. Sauksim to Latvijas tītenis. Jā, tītenis. Tad, kad tu ēd tītenis. Tas ir tītenis. Pizza wrap. Un kad ir pārāk daudz tīteņu, tad tas liks savos bezdaļos. Ko? Kas notiek? Tad mēs neatgriežamies jautājumu, vai ikdienā sievietes to mēģina apēst tā. Kā tīteni. Kā tīteni. Bet tas iznāk podru galā. Mildē, tas būs viss jācenzē. Vai šī profesija tev ir palīdzējusi izprast pasauli? Es zinu atbildīju, ir palīdzējusi. Jā, bet arī, tā kā atrisina tā kā medūzē. 3 jaunas problēmas. Nocērt vienu galu 3 jaunas vietās. Jā. Ok, te ir tāds konkrētāks jautājums. Vienmēr visi jautā, kā tā izdomā kļūt par aktieru palīdzību, bet vai tev bija īpašs moments, kad tu saprati, jā, es gribu mācīties un kļūt par aktieri? Labs jautājums. Jā. Es izstāstīšu 2 lietas. Pareizāk, kurā vienā brīdī es sapratu, ka... Bet tā nebija tāda ar prātu saprašana, tā bija tāda intuitīva saprašana. Tas notika 3. klasē. Var sakot, es augu un es tur nācu no nabadzīga ģimenes un skolā bērni nežēlīgi. Un var sakot, es ātri nonācu tajā, ka es biju, tas... Hierarhija es biju tā kā apakšā. Bulijojamais. Jā. Un tad vienu dienu, un es atceros, kurā brīdī tas vēlns manī ieplūda, ja mēs šādi interpretējam. Tas bija kaut kāda skolas stunda, kur bija jāveic kaut kāda prezentācija, un es nezinu, kāpēc. Es biju kaut kādā vienā no grupām, un manī pēkšņi bija tāda pārliecība. Es prezentēšu, jo visi izdarīja to darbu, un es viņam tādu saku, ļaujiet man, es noprezentēšu. Visi vēl kaut kā tā pastījās mani. Whatever, ok. Tikai ne Igors. Apmēram, jā, bet tāds, neviens to, ja es negribēju darīt, devēja māc. Un es nezinu, un tajā brīdī manī kaut kāda dīvaina iedvesma uznāca, un man bija pārliecība, ka es to izdarīšu kruta, un es uzgāju, un es sāku prezentēt, un es vienkārši mācu. Es tur tā freestyle, vienkārši visi ņems dārdas. Tas ir brīdis, kad tu vari kļūt par reperi. Bet vai par aktieri? Tur bija tāds riktīgs izklaidētais. Un kur bija kaut kāds, tāds sīks, kaut kāds šovmens, pēkšņi, kur nezinu, kur tas bija. Un es to visu izdarīju. Visi niedz, un tā kā saliek visai grupai 10 niekus, pateicoties tev prezentācijai. Protams, tur ir kaut kāds materiāls, es pat nezinu, ko es tur prezentēju. Un tajā dienā es biju tā kā vāronis klasē. Tie džeki, kas man apcēla, viņi tā kā, Igors, tā nomauc un tā. Un tajā brīdī es sapratu, ka tas ir tas veids, kā es tikšu galā ar to, lai es tā kā nevis, ka mani heito, bet ka mani mīl. Un tur un tad es kaut kā sapratu to, ka es spēju izdarīt kaut ko citi nevar izdarīt, ka es varu iet tajā režīmā kaut kādā dīvainā. Un man stila nav jāsmas, kas tas ir, bet es viņu, sākot no tā brīža, es viņu vienmēr kaut kur viņš man bijis klātsošs, vienmēr arī akadēmijā studējot, man vienmēr ir tā kā, es tā kā jūtu, kur es izdarīšu, kur es neizdarīšu, ir reizes, kad es, protams, aplaužos, bet es nezinu, kur un kā es to piesaucu, kā tas manī ienāca, bet kaut kādā, nezinu, tas ir kaut kāds tur joks. Bet pēc tam es vidinē sāku domāt tādā apzinātā līmenī par aktieru profesiju un studijām tādā garā. Bet es tomēr uzskatu, ka tas bija tas atslēgas moments, tā 3. klase un tā prezentācija. Okay.
Okay. Izrādi, kuru tu iesaki nostīties no jebkura teātra? Rotko. Viņa ir Parīzē, grūti nostīties. Ziedoni, man liekas, jau vairs nerāda, ne tajā JRT. Tagad viņi vispār pārvācos, tur tagad ir baigi... Tikko viņi Bogomolovu rādīja, bet, ja rāda Ziedoni... Oblomovs, sorry, jā. Bogomolovs, Oblomovs. Jā, ja rādīt Ziedoni, tad Ziedons visums, to es ieteiktu, bet, Rotko ir, tad priekš kaut kādiem tur Eiropas standartiem, ko tas nav nekas tur groundbreaking, bet Latvijā, man liekas, tas ir ļoti... Labi, noskatīšos. Kura ir joma, vieta, kur tev labāk patīk sevi izpaust mūzikā vai teātrī? Kāpēc? Mūzikā, jo tur jau ir... Jo tur tu izpaudi pats sevi, nevis... Arī, arī teātrī, jā, mēs izpaužam tā pats. Bet tā ir režisora koncepcija. Jā, mūzikā vienkārši esmu 100%. Tur esmu es un vēl kaut kādi ļoti daudz cilvēku iesaistīti, kur mēs tad, kā saka, citējot kādu repeni, ja? Ne man. Es vienmēr esmu bijis viens, un man tas palīdz, jo cik ir barā vilku, tik gabalos tiek man tas dalīts. Un tas ir par teātri. Muzonā tu esi viens pats, un tad tu esi 100% viens pats. Protams, tur ir kaut kāda producenta, varbūt bija piemēram tādā garā, bet tomēr tu esi tas sēklas nesējis. Okay. Jā. Ļoti labi atbildi. Kura izrāda tev visvairāk palikusi atmiņā? Es pieļauju, ka šeit tu vari atbildēt gan par skatītājām, gan par spēlētājām. Es biju redzējis Krimovu izrādes no viņa, tad, ka viņš no citiem laikiem. Tā dzīvē? Jā. Mēs ar kursu bijām tur Maskavā kaut kādā pieredzes apmaiņā. Tur mēs, un tad bija ar kaut kādu izrādi, viņš bija braucis uz Latviju, kad viņš tur zelta maskas tur norāva. To es redzēju tajā Ķīpsalā. Zini? Nē, es arī Ķīpsalā bija. Vai Donkey's Hots vai kaut kā tā. Vēlā mīla, man liekas tā viena. Viena no tām. Jā, nē, anyway, jebkura no viņam tām izrādēm, tas bija, te tāds, ka no jauna teātri ieraugi, zini. 5. maijā pirmizrādi viņam Klaipēdā. Nē, 11. maijā. Tas būs Latvijā Rīga. Varēs šaut. 11. maijā. Labi. Jā, viņa izrādes ir baigi crazy. Te ir jautājums, kad gaidāma Indigo atgriešanās / turpinājums? Ļoti labs jautājums. 14. februārī jauns dziesmu, jauns klips. 14. februāris, mīlestības. Un dziesma būs par mīlestību. Tas tam ēdējām. Jā. Tas ir kaut kas, ko es nepārāk esmu rakstījis, bet zini kā, man ir tā ar reperiem vispār ar mīlas dziesmām, tādiem reperiem ir tāds, ka tā kā, love song, tas ir priekš kaut kādiem tur pops džekiem vai R&B džekiem. Bet tad vienā brīdī es sāku pieskarties tiem tematām un sapratu, ka man ļoti daudz, ko es patiesībā ļoti mīlu sievietes un ļoti mīlu. Man vispār ir, esmu tāds mīlošs cilvēks, man šķiet. Man ir arī tur slikts īpašības un tā, bet tā tēma patiesībā. Mazāk. Un es no viņas agrāk esmu kautrējies un slēpies un bēdzis, bet kad es viņai sāku pieskarties un atļāvis jau, tad man tā kā sāka birt visu kaut kas ārā, tā nebūs vienīgā mīlestība. Mīlas dziesma albums. Jā, un tas nav viss. Man īstenībā visu kaut ko esmu jaunu sarakstījis, kas vēl vienkārši ir vēl jāstrādā un tā, bet es domāju, ka iznāks arī kaut kāds mazais albumiņš kaut kad šogad. Ok, vēl ir daudz laika šī. Jā. Tā kā būs. Labi. Te tāds jautājums, kādas lomas tev patīk un kādas nepatīk spēlēt. Jautājums turpinās, tev patīk nelieši vai arī gaidi, kad beidzot trāpīsies komēdija? Es zinu, ka tev patīk nelieši, to tu teici vienā intervijā, bet... Jā, man patīk nelieši spēlēt, man kaut kā arī viņas dot. Es vienkārši jūtu viņu kā radniecīgu veselu. Jā, tev arī dotos neliešas. Nelieši vai muļķi. Jā, abi labi, jā. Varoņi ir tādi boring, jo varoņiem tāds, skaidrs, viņš tur grib labi izdarīt un davai. Nelietim tur ir tāds vienmēr komplicēts, vienmēr tās viņa motivācija ir vienmēr sarežģīta un tādā garā. Un komēdija atkal tu esi neparedzams, varbūt. Īstenībā tā kā neliec. Vienkārši, tie varoņi ir, paredzami un boring, un tas, nezinu. Tu pilnīgi visus jautājumus lasīsi? Es tev vēl 2/3 neesmu nolasījis. Tāpēc es tev jautāju. Bet es nelasīšu. Spānijai tādi jau mazliet jau tādi
Top 3 smieklīgi notikumi. Ko tu vēl gribi mums pastāstīt labāk? Jā, varbūt tev ir kaut kas, kas pulkstenis jau 10 pāri, jau 10, jēziņ. Kas man nomāc? Ko nomāc? Dieniņ gati. Nevajag nomāc. Tas cilvēks interesē. Ko? Zini, kas man nomāc, ir tas, ka tā kā, ir visādas atkarības dzīvē cilvēkiem, un visiem ir kaut kāda atkarība. Un viena no manām atkarībām, kas, diemžēl, man ir, un kur, nezinu, šobrīd kā ar viņu tik galā, ir kaut kāda atkarība savā no ciešanām. Man citreiz ir tā, ka man viss tā kā ir labi. Un zini, tu pat esi arī formā, un viss ir tā kā labi, un tad iet tas laiks, un tad vienā brīdī liekas tā kā un tad sākās kaut kāds iekšējs, un tad tu pilnīgi tas noteikti neapzināti, tu tā kā uztaisi problēmas. Un tad tu uztaisi tās problēmas, un tad tu esi nodarījis pār citiem, tad, arī sev attiecīgi, un tad tu biji grūzies par to. Un tad tu sēdi tajā savā kaut kādā grūzī, un pēc tam tu tiec no tā ārā, un tad tu atkal no jauna piedzimsti. Un vienkārši man tas ir tāds ciklisks process. Tas Džeks vienkārši sadējas problēmas kaut kādā brīdī? Jā. Jā, hujo. Bet cik labā ziņa rīt jāiet uz lekcijām, varēs norakstīt nostovis. Skaidrs. Apmēram skaidrs. Jā, baigi labā notis, kuras mēs laikam nobeidam. Jā, ciešanām, bet tas jau viss pa darbiņu. Pasaka, ko tu kaut ko gribi pateikt. Ieplago kaut ko. Hei, mīlestības dziesma būs 14. Mēs vispār par kino neparunājam īstenībā. Mums būs jāicina viņš uz otro sēriju. Džīnsi pareizi, tu biji nominēts par džīnsiem. Jā, džīnsiem ļoti labi iet. Viņi tur Berlīnas festivālā. Tur viņam arī seriālus? Jā, tur ir kaut kāda sadaļa tiem. Un vēl mēs esam kaut kādā tur Francijas festivālā paņemt. Un uz to es braukšu. Man tāds, nice. Jā, un džīnsiem daudz nominācijas. Un man liekas, ka būs baigi labais gabals. Tu Pansī redzēji? Nē, pagrādi, ja? Ir jau, davai. Pansī tas, ko rāda un kas nebija nominēts, un džīns ir tas, ko nerāda, bet kas bija nominēts. Tā loģiski. Saprast, jā. Jā, Melnais samts, tur mēs abi esam, to mēs gaidām. Tu arī tur esi? Jā. Jo mēs netikāmies? Jā. Okay. Mēs bieži netiekamies. Tas kino, kas tur, ko tur vēl? Forši jau tas kino. Ko forši, jā. Labi, ka mums ir. Es noteikti būs. Jā. Kas vēl tāds interesants. Ko mums uzaicināt šeit? Ko mums uzaicināt? Tas jautājums, kam jābūt nākamajam viesim? Ilzai Jansonai. Ilzai Jansonai, skaidrs. Labi. Un kāds, varbūt teātra profesionāls, par kuru tu nefano? Teātri tieši. Uzveiciniet Jānu Līsovu, pieņemsim. Jā, Jāna Līsova man mīļākā latviešu aktrise. Man ir aizdoms, ka viņa varētu būt arī mana mīļākā aktrise, ja es būtu vairāk redzējis, kā viņa spēlē, bet man liekas, ka viņa ir reāli krūtē. Jā, man ir bijis tā vaima viņu spēlēt absolūti. Tā kā mans fave all time partners, es viņai esmu arī vairāk sevis vadzinies šajās jūtās, un viņa arī ļoti kaut kā spēja, viņa ir tāds ļoti iekšējs miers, un, ko vēl varu iedot šādu, ja mēs runājam par Jānu, mēs tur vienu dienu runājām, un viņa stāstīja to, ka viņa sāka dzert vitamīnas, tur D vitamīnu, zīvieļu, amferu un dzelzi, un vēl kaut kā. Un es tāds, kā viņi saka, baigi labi, ka viņi tur mentāli sāka pat stabili justies, man tāds labi. Un tad es sāku arī dzert tos vitamīnus. Tas saucās 30 plus gluži. Bet es nodzeru vitamīnus 3 mēnešus, un es neietu pilnīgi nekādas izmaiņas. No bet tagad ar D vitamīnu. Es tieši D vitamīnu nezveru, man liekas, tā ir tā atslēga, kas iedod visam pārējiem, jo es dzeru kaut kādas tur dīvainos visādus no 3 dažādām burkām. Magnīs, D vitamīns un zīvieļu. Viss, kas ir vajadzīgs. Tas ir daudz. Normāli. 2 kapsulas zīvieļu, 1 mazais D vitamīns un 1 kaut kāds magnīs pēc kaut kādām brokastīm kārtīgi vai pusdienām. Šī ir episkākā saruna vienkārši. Bet es esmu baigi jūt atšķirt. Tā kā vienkārši tu jūties kaut kā pirmkārt, ja man, teiksim, kādreiz garstāvokļi mainījās tur pa stundām, citreiz vai pa dienām, tad man tā kā
actually kaut kas notiek, un tādas, protams, ir, kad kiko iekšā manā destruktīvā atkarība, kad man vajag paciest, tad es tur uztaisu kaut ko, ne? Bet tā kopumā man tie garstāvokļi nesvaidās. Un fiziski tu jūties tāds tā kā, tur mauc nevis laiku kaut kāds nogurs, gribas laiku apsēsties, gulēt kaut ko. Zīvieļa, magnīs, D vitamīns. Svētā trīs lietas. Bet vispār ideāli ir aiziet pie kaut kāda cilvēka, kurš uztaisīt asins analīzes. Bišķi pie kāda gudrāka. Jā, un viņš tev pasaka, kas tev tajās asinīs pietrūkst, un tad specifikli priekš tevis, ko tev vajag. Bet šīs magnīs, D vitamīns un zīvieļi to nenošās garā. Bet zīvieļi nav, tas ir konkrēts vitamīns zīvieļi. Tas arī var visādi. Vitamīns vai kas tāds. Var viņas tablešu veidā var pilināt. Bet zīvieļi kā tāda arī ir vitamīns, taču kaut kāds burts tam ir. Mēs ejam sviestā. Ok, jā, var sakot, dzeriet ūdeni un dzeriet vitamīnus. Šis bija Igors Šelegovskis, reperis, kino un teātra aktieris. Garīgā vertikāla. Garīgā vertikāla? Garīgā vertikāla. Tas sauc man nākamo. Uz debesīm. Uz debesīm. Ain't no mountain high enough. Jā, sky's the limit. Paldies. Vislabāk. Pagāj, stop. We the best. Vai mums jāizspēlē? Nē, mēs nevaram neko izspēlēt Patreoniem, jo mums nav nekāda lapiņa. Kaut ko mēs izdomāsim gaidīt. Jūs jau esat... Jā, var sakot, mēs kādu no Patreoniem kaut ko piešķirsim pēc šīs epizodes un paziņosim privāti. Paldies. Bye. Atā. Paldies.